Money! Come on! You can make the Bible say anything you want it to. When I read in the Bible where he says, I am, I just smile and say, yes, I am too. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. Ja Kenets un Glorija Kopelandi nav maldu mācītāji, tad šis vārds maldu mācītājs vispār neko nenozīmē. Un es labi apzinos, ka šo dzirdot, kādi no jums ir satraukti, izbijušies, nesapratnē, kā es atļaujos kaut ko tādu teikt. Un daudzi citi to dzirdot saka, Dāvid taču pasaka kaut ko jaunu, tas ir pašsaprotam, tas ir loģiski. Tieši tāpēc šajā video mēs kopīgi ar Marku apskatīsim Kopelandu kalpošanu, viņu darbus un viņu mācību, lai mēs vienkārši nemētāto šeit ar saukļiem, vārdiem vai apvainojumiem, bet viss tas tiktu pamatots Dieva vārdā un ar lietiskiem pierādījumiem. Un gribu iesākt mums padomājot par to, kas vispār ir šie Kopelandi un viņu kalpošana, jo, lai gan mūsdienās šis vārds un viņu sejas vairs nav tik populārs, īpaši jauniešu vidē, tomēr šī mācība gan ir ļoti izplatīta. Un Kopelandi ir plaši atpazīstami amerikāņu teleevaņģēlisti, autori un labklājības evaņģēlija sludinātāji, kas 70. gados dibināja Keneta Kopelanda kalpošanu, kā arī Ērgļa kalna starptautisko baznīcu vai pēdiņās draudzi. Un jau 10 gadu garumā viņi caur televīzijas raidījumiem, caur grāmatām un liela mēroga pasākumiem izplata savu mācību visā pasaulē, un, protams, arī Latvija ir skarta. Kopelanda personīgā vērtība tiek lēsta ap $750 miljoniem, lai gan viņš pats nepārtraukt uzstāja, ka viņš ir miljardieris un ne tikai miljonārs. Un viņam pieder vairākas privātās lidmašīnas, un viena no tām ir vērta $20 miljonu vērtībā. Jau 90. gados, kad es piedzimu un pēc tam, kad es biju neliels bērns, dažādās draudzēs arī prieka vēstī bija atrodami mazi bukletiņi ar dažādām viņu mācībām. Protams, vairāk akcentējot labklājības evaņģēliju un ticīgā vara mācības, kuras mēs apskatīsim arī šajā konkrētajā video. Tāpat arī Kenets Kopelants ir filmējies filmās, 4 kauboju tipa filmās, kuras arī es kā mazs bērns skatījos un ēdu visu, ko viņi deva, un uztvēru viņu kā lielu varoni, kā arī viņš ir izdevis 20 mūzikas albumus. Un tātad viņa jaunības sapņus par to, ka viņš būs mūziķis, rock zvaigzne un filmu zvaigzne, viņam to visu izdevās piepildīt un arī iedzīvoties lielā bagātībā uz šī kristietības rēķina. Un Latvijā arī šie viņa raidījumi Ticīgo uzvaras balss ir gadiem ilgi skanējuši gan televīzijā, gan arī kristīgajā radio vai pēdiņās kristīgajā radio, un tātad ļoti daudz cilvēki respektē šo viņu mācību, vai ir piesavinājušies kādas nianses no viņu mācības un arī viņus pašus kā cilvēks, un tieši tamdēļ šis video var būt šokējošs daudziem. Un tas, ko jāpiebilst, ir, ka tas, ka mēs viņus dēvējam un bibliski mēs varam uzrādīt, ka viņi ir maldu mācītāji, nenozīmē, ka viņi nekad nav mācījuši kaut ko, kas būtu pareizs vai kas saskanētu ar to, ko Bībele saka. Un es pieņemu, ka arī caur viņu kalpošanu, kad viņi ir lasījuši, kad viņi ir sludinājuši arī kādas pareizas lietas, Dievs to ir varējis lietot, lai kādus cilvēkus arī vēstu pie patiesas atgriešanās. Lai gan kopumā, protams, ka viņi ir vairojuši šo te pievilšanu, šos melus un vilkuši cilvēkus prom no patiesības un prom arī no Dieva, ko mēs arī šajā video uzrādīsim, bet to ir svarīgi ņemt vērā. Un reizē mums brīdinot no pašu Kopelandiem un no viņu mācības, mums ir jāpiemina, ka šī mācība, protams, ir gadu laikā ir tā sajaukusies ar dažādām grupām vasaras vai harizmātiskajā vidē īpaši, ka grūti vairs ir pateikt, kurš ir kuras mācības turētājs, jo tās visi ir kļuvuši par vienu lielu tādu burbuli, ir pamainījušies tikai uzsvari, bet šeit būtu arī jāpiemina kādus no viņu draugiem, kuri arī jums būtu zināmi, kas nodarbojas ar to pašu rūpalu, un tamdēļ klausoties par Kopelandiem, domājiet arī, vai jūs nesakojat šiem vai kādiem citiem, kurus es nenosaukšu. Un viņu draugu
Un šo pašu mācību izplatītāju vidū ir tādi vīri kā Benijs Hins, Džoels Ostīns, Kreflo Dolārs, tāpat Paula Vaita, Riks Reners, Tots Vaits, Nātans Moris, Maikls Tots, Stīvens Furtiks, Maikls Kulijānos, Bils Džonsons un vēl varētu nosaukt daudzus citus, bet tagad došu vārdu Markam. Kāpēc mēs runājam tieši par Kenetu Koplendu? Tāpēc, ka viņš ir tas, kurš vairākas mācības, kuras pastāvēja 20. gadsimtā vai veidojās tajā, viņš paņēma, apvienoja un šajā vienā personā, vienā kalpošanā viņš tās padarīja pasaules slavenas. Un šeit ir runa par diviem vīriem, kas viņu ir ļoti spēcīgi ietekmējuši. Pirmais ir Orāls Roberts, kura skolā viņš iestājās 30 gadu vecumā un uzreiz arī kļuva par viņa personīgo pilotu. Un lidodams kopā ar viņu, būdams viņā šajos pasākumos, viņš ļoti daudz no viņa iemācījās, ko viņš arī ir minējis. Un tās lietas, ko tad Orāls Roberts mācīja, viņš ir tā saucamā labklājības evaņģēlija pamatlicējs, jeb sējas principa pamatlicējs, ko jūs arī daudz kur dzirdat dažādās šajās kopienās un apvienībās. Kā, ja tu sēsi naudu, vārdus, domas, tad tu dabūsi atpakaļ. Un pārsvarā jau, protams, runāja par naudu. Un šis ir tas tā saucamais labklājības evaņģēlijs, kas vedina cilvēkus domāt, ka Dievs ir paredzējis viņiem perfektu dzīvi. Veselību, bagātību, ietekmi, labklājību, viss viņiem ir. Un Kenets Koplands paņēma no viņa šo praksi un arī šo mācību. Otrs cilvēks, kas viņu ietekmēja, ir arī pasaules slavenais Kenets Hagins. Un jau studiju laikos gan Kenets Koplands, gan Glorija apmeklēja Hagina pasākumus. Un arī tāpat mēģināja dabūt viņa šos viņa ierakstus. Un ko tad Hagins sludināja? Viņš sludināja par šo ticīgā varu, ka mums ir tikai jāpavēl, mums ir tikai jāpliecina, un tad mums tas ir. Un mēs varam kontrolēt šo pasauli ar saviem vārdiem, jo Kristus mums taču ir iedevis milzīgu autoritāti. Un šie divi vīri atstāja milzīgu ietekmi uz Kenetu Koplendu, jo abi divi ir tie, kurus viņš augstu uzskatīja un arī sauca par saviem draugiem. Un pat Hagins 77. gadā deva pravietojumu par viņu, par to, cik viņš būs liels un cik viņām kalpošana daudz ietekmēs. Un interesants fakts ir tāds arī, ko teica Riks Reners, kuram ir bijusi liela ietekme, kad sabruka Padomju Savienība vai īsi pirms tam, šeit Padomju Savienības un citās valstīs, kas ir apkārtējās valstis. Un viņš bija tas, kurš atveda uz šajieni šo mācību par ticības vārdu. Un viņš teica, ka vietējie iedzīvotāji, viņi nemaz nezina, kas ir ticības vārds, jo tas ir viss, ko viņi zina. Un viņš teica, ka par to, ko viņš visu šeit varēja izdarīt, viņam lielākā pateicība ir Kenetam Koplandam. Tāpēc jūs varat nedaudz apjaust arī šo viņa ietekmi, ne tikai šeit, bet arī citviet pasaulē. Un vēl es gribēju piebilst, ka šis nav jautājums tikai par atsevišķām mācībām, vai par to, kuram ir taisnība, kuram nē, un ja tev ir taisnība, tad tu esi uzvarētājs un tu jūties labāk. Bet šis ir jautājums par to, kas notiek ar cilvēku dvēselēm. Katra mācība, kas nav no Dieva, viņa ved pazušanā. Un mums sāp mūsu sirdis par to, ka cilvēki klausās šajos vilkos, šajos maldu mācītājos, seko viņiem. Un tāpēc mēs tālākajos punktos apskatīsim, kas ir tās lietas, ko viņi nepareizi māca, un kā tas tieši iedarbojas uz to, ka cilvēki tiek pievilti un iet pazušanā. You got in there, that name it, claim it bunch, blab it, grab it. Well, yeah, I named it, claimed it, blabbed it, grabbed it, and I've had it for 40 years. Un tā ir viena no galvenajām lietām, uz ko viņš fokusējas un uz ko viņš arī aicina citus. Un lai arī daudzi, kas varbūt ir ar viņu saistīti vai kas nedaudz viņu respektē vai klausās arī to starp Latvijā, nedaudz sāk jau distancēties no šī mantkārības evaņģēlija. Viņš nekad to nav nožēlojis, viņš par to nav kaunējies. Viņš māca cilvēkus dzīties pēc mantas, iekārot to. Gluži pretēji
tam, ko māca mūsu kungs Jēzus Kristus, kurš teica, lai mēs nerūpējamies par to, ko mēs ēdīsim, dzersim vai vilksim mugurā, bet lai vispirms mēs dzenamies pēc Dieva valstības. Un tad mums viss pārējais tiks pielikts. Though he was rich, became poor. He bore the curse of poverty so that through his bearing that curse of poverty, you might be rich. That's grace. Un šī ir viena no galvenajām raksturvietām, ko viņi izmanto, lai pamatotu to mācību, ka mums ir jābūt bagātiem, fiziskā veidā bagātiem. Ka Jēzus kļuva nabaks, lai mēs būtu bagāti. Bet nedaudz paskatīsimies kopējo Bībeles ainu, jo šis pants ir vienkārši pievilkts viņu mācībai. Bet par ko tad runāts? Vai Jēzus kļuva fiziski nabaks, un tad viņš nāca un izcieta šo nabadzību, kas ir tāds kā lāsts, un tad viņš, lai mums varētu dot šo fizisko bagātību? Vai arī šeit runāts tas pats, kas ir Filipiešu vēstulē, ka viņš būdams Dievs kļuva par cilvēku, lai viņš varētu izciest nāvi par mums, par mūsu grēkiem, un lai mēs caur viņu varētu iemantot mūžīgu dzīvību un būt kopā ar Dievu. Jo ne jau viņš nāca, lai mūs padarītu fiziskā veidā bagātus. Cilvēki ir bijuši bagāti gan pirms viņa nākšanas, gan pēc viņa nākšanas. Tāpat Dievs dod vieniem bagātību, citiem viņš nedod. Tas ir pēc viņa brīvās gribas. Tāpēc arī Timoteja vēstulē rakstīts, lai tie, kas starp jums ir bagāti, lai viņi ir bagāti labos darbos. Tas nozīmē, ka starp ticīgajiem ir gan bagāti, gan netik bagāti. Un arī atcerieties par Jeruzālemi. Viņa bija nabadzīga un citas draudzes viņiem sūtīja. Un tas bija tāpēc, lai varētu parādīties šie labie darbi. Vai Jeruzāleme kaut kā bija palaidusi garām šo mācību, ka Jēzus nomira par to, lai viņi kļūtu bagāti? Vai arī šī mācība tomēr neeksistēja un ir pēdējo laiku tāds auglis, kurš mudina cilvēkus uz šo mantkārību? Un ironiski ir tas, ka viņi izmanto šo raksturvietu, bet citviet, kad ir izdevīgi, viņi mēģina pierādīt, ka Jēzus un viņa mācekļi bija bagāti, lai tas attaisnotu viņu bagātību. Un tālāk paskatīsimies arī vienu no viņa draugiem, jo arī viņa draugi ir tādi paši kā viņš. I believe God for 20,000 people to give $1,000. That's $20 million, and I'm going to take 8 of it and give it to Kathy to build that, what do you call that thing? Event center. I was on television. He said, I heard you was a millionaire. I said, that's not right. That's not true. He said, yes, it is. I said, no, it's not. Multi. Now, add that to it and you'll be all right. Oh, he couldn't handle that. He liked to have a fit. And I said, you mess with me, I'll buy this station and I'll fire you. Yeah. Oh, he didn't like that, then he did. See that go? See on them shoes? Get a shot of this, boys. Get close. Come on, man. Look, I paid a fortune for them things. Suck in there, man. See that go? Some of y'all got that in your teeth. Okay. Parādi man, kādi ir tavi draugi, un es pateikšu, kāds tu esi. Tas, ko jūs tikko dzirdējāt, bija Jesse Duplantis, kurš ir viens no Keneta Koplanda labākajiem draugiem dzīvē un kalpošanā. Un ko par viņu vēl mums ir jāzina, jo mēs līdz apskatīsim video, kurā abi divi šie vīri runās par lietām, kuras ir pārsteidzoši, ka tu par tām domā bibliski. Tas, ko mums būtu jāzina par Jesse Duplantis, viņš ir tāds pats labklājības evaņģēlijas sludinātājs, bet viņš ir lielāks pļāpa, droši vien jāsaka, nekā Kenets Koplands. Viņam patīk daudz jokot un izklaidēt zālē sēdošos āžus un nepārtraukti lielīties par to, cik viņš ir bagāts, cik viņš ir veiksmīgs. Un, kā mēs saprotam, Jesse Duplantis dzīvē vispār nekādu problēmu nav un nedrīkst būt, un viņš ir tāds dievu luteklis, ka Dievs viņam visu sagādā, ko vien viņš grib, un pat ko viņš negrib. Dievs viņam to visu grib dot. Brother Copeland, I was flying home from a meeting, and I had come out of a glorious meeting. I had just finished, me and Creflo Dollar were preaching. Had a glorious meeting.
So I was, for lack of a better way to say it, I was spiritually high. I said, people were saved, touched, and blessed. Got in the plane that God so graciously gave us. We're flying home. As I was going home, the Lord, real quickly, he said, Jesse, do you like your plane? Jesse Duplantis kalpošanā un dzīvē tas vispār ir ļoti raksturīgi, ka viņam ir šīs te familiārās sarunas ar Dievu. Lai gan Bībelē mēs redzam, ka tad, kad Dievs kādam atklājas vai runāja uz kārta, visbiežāk tie cilvēki nokrit uz savu vaigu un bija izbijušies un baiļu pārņemti, bet Jesse, protams, ar Dievu sarunājas tā kā ar savu čomu, un Dievs daudzās citās reizēs, ka viņš par to runājas, Dievs viņam nāk un uzdod jautājumus un konsultējas, ko Jesse iesaka, kā būtu jārīkojas un kas būtu jādara, un kas ir arī pretēji tam, kā Bībele ataino Dievu, jo Dievs nevienam nekādu padomu neprasa, un Dievam nevajag konsultēties ar kādiem, viņš pats valda, debesīs viņš dara visu, ko viņš grib, un viņš ir tas, kurš izrīko, viņš ir tas, kurš dod pavēles, un viņš ir tas, kurš vada, un nevis prasa, kā viņam vajadzētu rīkoties. Un tāpēc tagad tālāk, kad mēs klausīsimies Jesse un pēc tam arī Kenneth Copeland, ir svarīgi, lai mēs katrs padomājam, vai viņš runā par Bībeles Dievu, vai Bībeles Dievs šādā veidā komunicē un šādas lietas komunicē ar saviem kalpiem, vai arī šajā gadījumā Jesse Duplantis runājas ar kādu citu dievu, vai es pat teiktu demonisku spēku. He said, Jesse, do you like your plane? Now, you know, I thought that's an odd statement. I said, well, certainly, Lord. He said, do you really like it? And I thought, well, yes, Lord. Then he said this, so that's it? I didn't know how to handle it for a minute. I went, what? He said, you're going to let your faith stagnate? Un, diemžēl, ticība Dievam tiek līdzināta vai pielīdzināta mankārībai. Ja tu negribi, lai tava ticība stagnē, tev vajag ticēt par lielāku biznesu, par to, ka nopelnīs vairāk naudas, ka tev būs vairāk mantas, labākas mantas, skaistākas mantas un tam līdzīgi. Un šie cilvēki, kas ir šo draudžu un ticīgo līderu vadītāji, viņi modelē cilvēkiem, ko nozīmē, ka tava ticība stagnē. Un viņiem ir izdevīgi, ka viņu cilvēki ir mankārīgi, jo tad tie baros viņus un viņi kļūs aizvien bagātāki un iedzīvosies uz savu sekotāju rēķinu. Un kāds teiks, nu, jā, tas varbūt ir tur, bet, piemēram, Latvijā jau mums ar to problēmas nav. Un, diemžēl es nevaru tam piekrist, jo pat mazākas draudzes vai lielākas draudzes, visi tie, kas ir saindēti ar šo labklājības evaņģēliju, indi savā iekšienē kāro nonākt un būt tajā vietā un tajā pozīcijā, un tā saprot, ko kalpošana vai ticība nozīmē, kā šie par to ir runājuši. Un jā, Latvijā neviena kalpošana droši vien nav starptautiska un pat nevar šobrīd sapņot par personīgo privāto lidmašīnu, bet tad, kad esmu dzirdējis arī kādus tā saucamos mācītājus, kuri stāsta par to, kā Dievs darbojās un par ticību un par brīnumiem, tad visbiežāk tas tiks asociēts tieši ar ēkām, ar remontiem, ar projektoriem, ar diožu ekrāniem, ar jaunām tumbām un tam līdzīgām lietām, kas, protams, var būt noderīgs Dieva valstībā, bet kas nav nekāda Dieva valstības brīnumi vai kaut kas, kas būtu nepieciešams patiesai Kristus draudzei, aitām vai patiesajām avīm, jau nevajag tikt izklaidētām, viņām vajag tikt pabarotām, viņām vajag tikt pasargātām, bet šīs draudzes, kuras cenšas pulcēt āžus un šos grēciniekus un viņus izklaidēt, tajās tas ir ļoti svarīgi, un tajās arī ir tas, ka tas ir tas Dieva darbi. Ja pasties, kā Dievs darbojās, mums ir viss šīs lietas, nāciet un sekojiet mūsu mācībai, tad arī jums visas šīs lietas būs. Un 1. Timotejam 6. nodaļā 3. pantā Pāvils saka, ja kāds māca citādi un nepiekrīt veselīgiem vārdiem, proti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdiem un mācībai, kas ir pēc dievbības, tāds cilvēks ir lepns, neko nezinādams, bet apsēsts ar jautājumiem un strīdiem par vārdiem, un no kā skaudības ceļas strīdi, bāršanās, ļauni pieņēmumi, samaitāti strīdi no cilvēkiem ar samaitātu prātu, kam trūkst patiesības, pieņemdami, un klausieties, ko šie cilvēki pieņemdami, ka ieguvums ir dievbība, ka dievbība ir šī peļņa, kad ar dievbību mēs varam iegūt šīs lietas, revidētajā tulkojumā rakstīts tādu, kas ar dievbību cer iegūt peļņu, un tad ir rakstīts no tādiem atraujies, jo paties ieguvums ir dievbība ar pieticību. Un šie cilvēki, Kenneths Copelands un viņam līdzīgie, domā un
viņiem tas arī izdodās, kad ar šo āršķirīgo dievbību, ar šo dievvvārdu sludināšanu, viņi gūst peļņu, viņi gūst milzīgu peļņu, viņi iedzīvojas bagātībā, un kāds teiks, bet, viņi jau paši, un šeit Latvijā arī mācītāji, viņi jau paši nekļūst bagāti, tā kalpošana aug, bet kuram tās ēkas pieder, kuram tad ir šī noteikšana par visām šīm lietām, un tā tad ir šīs divu veidu izpausmes mankārībai. Pirmais ir, kad personīgi var iedzīvoties un cilvēkam tuvākie cilvēki iedzīvojas lielā bagātībā vai varā un tam līdzīgi. Un otrs ir, kad kalpošana uzaug. Un šajā ziņā jāsaka, ka ir arī tādi vīri, kas ir pareizās lietas runājuši, bet arī viņi ir uzbūvējuši savas valstības, viņi ir uzbūvējuši savas pilis un dzīvo ārkārtīgi lielā bagātībā, pie kuras ir nonākuši caur šo kalpošanu. Un katram ir jāuzdod šis jautājums, vai tas sakrīt ar dievbīgo un pieticīgo mācību. And when he said that, that shocked me. I went, whoa, wait. I literally unbuckled my seatbelt, my plane, I stood up. My pilots looked around and said, do you need something? I said, no, I'm talking to God right now. And they went back to flying. I said, Lord, I don't think I was letting my faith stagnate. He said, so this is all I could ever do. I said, you're trying to tell me something. He said, go to the book of Amos. So if you're at the book of Amos, I want to read the scripture. May I interrupt you there yes, for sir. a second? Interesanti, ka Džeses stāstā Dievs, suverēnais, visu valdītājs, kurš valda pār visu, bija pilnīgi jutās pazemots vai aizvainots, ka Džese Duplantis negribēja kaut ko vēl vairāk, ka viņš negribēja lielāku, labāku lidmašīnu, un mēs jau par to runājām. Bet padomājiet, vai tas izklausās pēc Bībeles Dieva, kurš veicina un baro mankārību savos kalpos vai cilvēkos, vai tas ir kāds cits Dievs, kurš nav itin nekāds Dievs? Un arī šajā sakarā būtu interesanti, kādu raksturvietu no Amos grāmatas viņš būtu sagrozījis, lai pamatotu šo savu vēlmu un kārību pēc jaunas lidmašīnas, kuras vērtība ir $54 miljoni, lai viņš to iegādātos, un tā jau viņam bija 4. lidmašīna pēc kārtas nomainot, ko viņš iegādājās sev un savai kalpošanai. Bet skatīsimies, ko Kenneth tagad teiks. Mm-hmm. You couldn't have done that on an airliner. No, sir. No way. Stand up and say, what'd you say, Lord? No. Okay, no, yeah. And the guy sitting over there saying, what the hell does he think he's doing? You can't do You that. can't do that. No. This is so important. Jā, acīm redzot, Džesem un Kennetam ir tādas attiecības ar viņu Dievu, un ka viņiem vienkārši ir vajadzīgas privātas lidmašīnas, lai viņi varētu sarunāties ar Dievu, jo tās ir šīs svētnīcas. Un, protams, ka mums vienkāršiem cilvēkiem, vienkāršiem ticīgajiem, mums ir kaut kā jātiek galā, jo mums nav tāds attiecības ar Dievu un tāds svaidījums, kāds ir viņiem. Mēs varam lidot ar publiskajām lidmašīnām, bet ne viņi. Lai gan apostuls Pāvils teica un aicināja vīrus visās vietās pacelt svētas rokas un lūgt Dievu, un arī Jēzus sievietei pie akas stāstīja par to, ka pienāks laiks, kad nebūs cilvēkiem jādodas uz kādiem kalniem vai īpašajām svētajām vietām vai uz to pašu Jeruzālemi, bet mēs nāksim un pielūgsim Dievu garā un patiesībā, neatkarīgi no tā, kādā vietā mēs atrodamies. Un Jēzus Mateja evaņģēlijas 6. nodaļā gan runāja par šo privāto lūgšanu dzīvi, ko cilvēki dara slepenībā. Viņš runāja par kambari, kur aizslēgt durvis, un viņš pats bieži uzkāpa kalnā vai arī gāja uz kādām vientuļām vietām tuksnesī, lai meklētu to kungu, bet to jau viņš neatiecināja tikai uz tiem, kas ir īpaši svarīgi vai īpaši svaidīti, bet uz visiem mums, un tamdēļ mums katram mūsu ikdienā ir jāatrod konkrēts laiks, ko mēs nedalītu veltam Dievam, lai mēs lūgtu un lai mēs ieklausītos tajā, ko viņš caur savu vārdu uz mums runā. And those of you that are just now coming into these things, in the first place, Jesse and I and others, Keith Moore and Creflo and all of us, the world is in such a shape, we can't get there without this. That's right. We've got to have this. We would have, the mess that the airlines are in today, I would have to stop. I'm being very conservative. At least 75 to 80, more like 90% of what we're doing, because you can't get there from here. It's impossible. That's why we're on that airplane. We can talk to God. Glory to God. It's true. It's Ļaujiet man jums pateikt, Dieva valstībā ir tikai viena superzvaigzne. Un tas nav Kenneths Copelands, tas nav Creflo Dolārs vai Jesse Duplantis vai Alans Parians vai kādi citi. Šī vienīgā superzvaigzne
ir kungs Jēzus Kristus, kurš visiem ir vajadzīgs, jo tikai viņš ir glābējs. Un pat ja šie vīri darītu pareizās lietas, tad šis princips tik un tā ir grejs un nepareizs, jo Dievs nav izveidojis savu draudzi un savu valstību tā, ka šī vara vai ietekme koncentrējās dažās rokās, kuriem ir jāizlido pa visu pasauli un jābūt tā kā svētajam garam visur, kur ir vajadzīgs svaidījums vai dziedināšana vai palīdzība, viņiem tur ir jābūt. Viņi ceļo tamdēļ, ka viņi ir slaveni, tamdēļ, ka cilvēkiem patīk šo viņu mācību iegūt, un tamdēļ viņi tiek izmantoti, un viņi izmanto tos cilvēkus, lai būtu visādās konferencēs un nācijās un tam līdzīgi, kur tādā veidā tiek sapulcināti pūļi un tās kalpošanas, kas tur uz vietas arī tiek uzceltas, tamdēļ, ka viņiem ir šis konteksts ar viņiem. Bet bibliski pareizi ir, ja cilvēki, kas dzīvo patiesībā un kalpo Dievam, ka nevis viņi ir tā atbilde visiem, bet ka viņi ieguldās citos, kuri arī pēc tam var darīt un mācīt šīs lietas, un līdz ar to viņam nebūtu jāizlido pa visu pasauli, bet tu sagatavotu, apmāci, un tad tie cilvēki iet un māca atkal tālāk, un tā valstība pavairojās un pieaug, un nevis šajā veidā, ka šīs superzvaigznes saucamās ceļo pa pasauli, un ir tā atbilde uz visu cilvēku, nāciju un draudžu vajadzībām. When I was flying for Oral Roberts, Brother Deweese, my boss on the airplane, he said, now Kenneth, this is sanctuary. It protects the anointing on Brother Roberts, and he said, you keep your mouth shut, don't talk to him unless he talks, because when he's on a meeting, he doesn't talk to anybody but God. Now, Oral used to fly airlines, right. But even back there then, man, it got to the place where it was agitating his spirit, Sure. people coming up to him, he had become famous, and they wanting him to pray for him and all that. You can't manage that today. Un te mēs varam iepazīties ar vienu no lielākajām Keneta Koplanda dzīves ietekmēm. Tas ir Orāls Roberts, par kuru Marks jau arī video sākumā drusku pieskārās. Redziet, kādu pieredzi Kenets Koplands ir guvis, ko nozīmē būt Dieva vīram, ko nozīmē būt svaidītajam. Tas nozīmē, ka tad, kad tu lido savā privātajā lidmašīnā, tavs apkopojušais personāls, kuri arī ir ticīgi cilvēki, ja es teicu, jūs visi esat brāļi, nevar pat atvērt savu muti, nevar pat skatīties uz viņu, nevar pat pievērst viņam uzmanību, jo viņam ir tāds kontakts ar Dievu, viņam ir jārunā ar Dievu. Un tieši tādā pat veidā arī Kenets Koplands pēc tam to ir praktizējis, tāpat arī par citām šādu veidu kalpošanām ir dzirdēts liecības, ka tie, kas ir bijuši viņu palīgi vai kalpotāji viņa kalpošanā, ka viņiem bija jāievēro šie paši likumi, kad nevar pievērst viņam uzmanību, nevar viņu runāt, nevar komunicēt, jo viņš ir īpaši svaidīts un to var viņam kaut ko laupīt vai iztraucēt viņa kontaktā ar Dievu un tam līdzīgi, kas, protams, ir pilnīgi pievilšana. Bet paskatieties, kā šis pieviltais Orāls Roberts un arī pēc tam Kenets Koplands, kā viņi runā par cilvēkiem, kam ir vajadzības. Ja viņi atrastos kaut kādā publiskā lidostā un cilvēki viņus atpazītu un nāktu pie viņiem, tāpēc arī viņi dzīvo izolētās vidēs. Kenets Koplands dzīvo milzīgā teritorijā, kur ir vairākas drošības zonas, lai pie viņiem nokļūtu. Tas visi kā pieder draudzē, bet, protams, ka tas īstenībā pieder viņam. Lai viņam nebūtu jāstiek cilvēki. Tas, kā cilvēki viņiem tiek pielaists klāt, arī Džoels Ostīns un tam līdzīgi, tas vienmēr ir ļoti kontrolēti, tur ir sardze, apsardze, ja kaut kas nenotiek pa prātā, viņi uzreiz tiek novākti nost. Pastieties, kā Orāls Roberts un Kenets Koplands runā par šiem vienkāršiem ļaudīm, kuriem ir vajadzības, kuri dzird šo viņu vēstu un nāk, lai viņi tiktu dziedināti, lai viņi par tiem lūgtu, lai kalpot. Viņi saka, ka viņu gars ir aizskaitināts, ja, ka viņi ir apgrūtināti ar to, kad ar to nevar tikt galā, tas ir ļoti problemātiski, ļoti slikti. Un tad salīdziniet to ar apustuļu dzīvi, kuri arī dzīvoja savu ikdienas dzīvi starp ļaudīm, bet tad, kad bija kādi, kas vērsās pie viņiem, kas prasīja kaut ko, piemēram, tas cilvēks pie krāšņiem vārtiem, vai arī par kungs Jēzus, ja, bija brīži, kad viņam nebija pat laika paēst vai apgulties kopā ar saviem mācekļiem, jo cilvēki visu laiku nāca pie viņiem, un viņš viņus dziedināja, viņš viņiem kalpoja, jo viņa sirds bija kalpot, nevis izmantot cilvēks, kāds ir šajā konkrētajā gadījumā. Viņi grib būt ar cilvēkiem tikai tik daudz, lai viņi varētu iegūt savu labumu, nevis lai kalpot cilvēkiem. Un ja viņiem ir šī ticība, ja viņiem ir šis svaidījums, kāpēc viņi nedziedina šos cilvēkus, bet grib izvairīties no tiem? Tie ir lieli jautājumi, par kuriem padomāt, un, piemēram, Mateja evaņģēlija 14. nodaļā mēs lasām to notikumu, kad Jānim Kristītājam bija nocirsta galva, un tad, kad Jēzus par to uzzināja, tad viņš bija noskums, un viņš gribēja noiet malā no visiem cilvēkiem un lūgt Dievu, un viņš aizbrauca ar šo
kuģi vai šo laivu, bet liels pūlis nāca viņam līdzi un atrada viņu. Un tad 14. pantā rakstīts, un viņam sirds iežēlojās par viņiem, un viņš tos dziedināja. Viņa sirds iežēlojās par cilvēkiem, bet ne jau šiem cilvēkiem. Ne jau šiem īpaši svaidītajiem, izradzētajiem. Viņiem šie cilvēki rada problēmas, jo tas traucē viņu ikdienai, tas traucē viņu mērķiem, viņu lielajiem svaidījumam. Right. Get in a long tube with a bunch of demons. Right. That's exactly the And truth. it's deadly. And it works on your heart. It really does. So anyway, I wanted to make that clear so the devil can't lie to you and say, see there, them preachers spending all that money, just fat cats riding around. No, we're not. We're in business to do. Listen, we're in soul business here. Right. We got a dying world around us. We got a dying nation around us. That's right. And we can't even get there on the And you can't. Lūk, visi tie cilvēki viņiem apkārt ir dēmonu apsēsti, piepildīti, un tas, protams, ka traucētu viņiem dzīvot, lai gan viņiem it kā ir tā ticīgo varu, ka viņi var izzīt dēmonus, bet neskapēc viņi to negrib darīt, viņi negrib palīdzēt cilvēkiem. Bet interesanti, kā viņi attaisno šo savu mankārību, šo savu nebiblisko dzīvesveidu un kalpošanu un mācību. Viņiem ir šī ideja viņu prātā, ka viņi dara lielas lietas, ka viņi glābi dvēseles, ka viņi glābi pasauli, kas, protams, ka ir pievilšana. Un 2. Timotejam 3.13 rakstīts, bet ļauni cilvēki, pavedinātāji, kļūs sliktāki un sliktāki, pievildami un tikdami pievilti. Un tas nozīmē, ka, jā, iespējams, ka viņi paši tam tic, iespējams, ka viņi tic, ka viņi sludina Dievu vārdu, ka viņi to dara Dievu valstības dēļ, pērk tās lidmašīnas un tās lielās mājas un tos baseinus, tos ceļojumus un visas tās pārējās lietas, ka viņi to dara Dievu valstības dēļ, ka viņi izplata Dievu valstību. Bet tas tikai apliecina to, ka viņi ir pievilti. Tātad vai nu viņi to dara tīšām, tad viņi ir vainīgi, vai viņi ir pievilti, bet viņi tik un tā ir vainīgi un viņi pieviļ arī citus. Un tagad mēs apskatīsim kādu video, kurš, manuprāt, ir šausminošs, kad tu par to tā padomā. Un tas video ļoti garš, bet es izņēmu tikai tādus īsus fragmentus, divus, lai mēs redzētu, kā parādās arī Keneta Koplanda mankārība. Un tā ir, tu vari pastīties jebkuru video, tur visur tas būs. Katrā viņa mācībā gan izvēl to var redzēt. Bet šis video bija vienkārši šokējošs, kad es to redzēju, un es gribu, lai mēs kopīgi to apskatām. Jo Kenets Koplands, viņam patīk dārgas lietas, viņam ir sadāvinātas pulksteņi, Breitling pulksteņi, kas ir avio kompānijas ražoti, kas ir ļoti dārgi, ļoti ekskluzīvi pulksteņi, un viņam tie ir jau kaut kādi tur pāri 30 gabalu. Un šajā video viņš stāstīs, kā viņam kāds vīrs uzdāvināja vēl vienu. And I have, in my closet, I have winders, and there's a lot of them in there. And he said, I'm going to give you number 37. I said, great, Mama. Now, he's believing God for his healing. Un tātad mēs saprotam, ka Kenetam Koplandam ir vairāk kā 30 šie Breitling pulksteņi. Viņš tur arī tajā garākajā video tur stāstīja par to, kā viņš sāka viņu ziedot, kādiem cilvēkiem iesēt, un tad viņš pats vēl vairāk dabūja un tam līdzīgi. Tur tas viss ir greizi, viss ir nepareizi. Bet, ko es gribu, lai mēs pievēršam uzmanību? Šajā video viņš atklāja, ka šis vīrs ir slims. Un viņš tic par savu dziedināšanu. Un tajā konkrētajā mācībā, kurā šis vīrs dzīvo un Kenets Koplands dzīvo, ir, ka tas ir tas, kā izpaužās ticība. Tas ir tas, kā izpaužas ticība, ka tu dod, ka tu sēji, un tā rezultātā, ka tu sagaidi, ka Dievs atlīdzinās, ka viņš saņems to dziedināšanu. Un, diemžēl, pārsvarā, nevar teikt pārsvarā, bet ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz tās liecības var dzirdēt, kur cilvēki, kas ir nonākuši grūtā vietā, kas ir slimi, kas ir problēmās, kad ir atdevuši ļoti daudz, ir ziedojuši ļoti daudz šiem, un tādā veidā viņi kļuvuši bagāti, ar cerību, ka viņi tiks dziedināti, ka viņiem tiks palīdzēts. Bet nekas nav noticis, nekāda palīdzība nav bijusi. Bet šis vīrs, kurš tagad viņam grib uzdāvināt 37. pulksteni, viņš ir slims, viņam ir vajadzīgs brīnums, un saskaņā ar šo Keneta Koplanda mācību viņš tagad dod vai sēj šo pulksteni Keneta Koplanda kalpošanā, vai viņam personīgi. Bet ievērojiet, kā Kenets Koplands par to runās un kā viņš uz to reaģēs. Un tad padomājiet, cik tas ir slimi. He said, I'm giving you my Bentley, and it has a Breitling clock. Whoa, a Bentley with a... Thank you, Jesus. Šāds Bentleys ar šo Breitling pulksteni iekšā maksā aptuveni $300,000. Un šis cilvēks, kurš bija izmisušā vietā, viņš saskaņā ar Koplanda mācību
lieto savu ticību, kas, protams, ir nepareizi, kas ir pievilšana šajā gadījumā, un viņš ziedo šo savu Bentliju Koplandam. Un Koplands, redzot, ka tas ir slims cilvēks, kuram ir vajadzīgs brīnums, viņš saka, slava Dievam, slava Jēzum. Viņš ir sajūsmināts par to, ka šis izmisušais cilvēks atdod viņam savu Bentliju, atdod viņam ārkārtīgi dārgas lietas, un viņam šķiet, ka tas ir piemēroti tajā brīdī pagodināt Dievu. Padomājiet par to. Un jūs pat varējāt dzirdēt fonā, kā uz to reaģēja šī cilvēku grupa, kas klausījās viņa šajā murmināšanā, šajā maldu mācībā. Arī viņi bija iespaidoti. Arī viņiem tas patika. Diemžēl viņš neteica par to, ka šis vīrs tiktu dziedināts vai ka būtu saņēmis dziedināšanu. Visdrīzāk viņš nomira no tās slimības. Bet šis Kenets Koplands bija izvilcis visu, ko viņš varēja ar savu mācību no šī izmisušā cilvēka, lai iegūtu sev pēc iespējas lielāku labumu. Un 2. Pētera vēstulē, 2. nodaļā rakstīts, ka šie nepatiesie pravieši 3. pantā caur mantkārību ar liekuļotiem vārdiem tie taisīs no jums peļņu. Viņi iegūs labumu ar savu mantkārību, viņi runās lietas un viņi dabūs, ka viņiem tiks ziedots, ka viņi iedzīvosies uz šiem izmisušajiem cilvēkiem, šiem grūtā vietā nonākušiem cilvēkiem, kas ir izmisuši, viņiem vajag šo brīnumu. Un viņi gūs no tā labumu, bet brīnumu viņi nekādu tiem nesagādās. Un kā tad kristietim vajadzētu attiekties pret mantu un visām šīm lietām? Un te mēs varam atgriezties 1. Timotejam 6. nodaļā, kur rakstīts 6. pantā, bet dievbība ar pieticību, tā ir liels iegūms. Šī dievbība ir liels iegūms. Jo mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē, un ir droši, ka mēs neko nevaram iznest. Un esot ēdienam un tērpam, lai ar to esam apmierināti. Bet tie, kas grib būt bagāti, krīt kārdinājumā un slazdā un daudzās muļķīgās, kaitīgās kārībās, kas cilvēks velk iznīcībā un pazušanā, jo naudas mīlestība ir visa ļaunuma sakne, pēc kuras daži iekārodam ir nomaldījušies no ticības un caurdūrušies ar daudz skumjām. Bet tu, ak Dieva cilvēki, bēdz no šī un seko taisnībai, dievbībai, ticībai, mīlestībai, pacietībai, lēnprātībai. Kā tad Koplandi un citi tam līdzīgi pierunā cilvēkus viņiem dot, lai viņi varētu kļūt tik ļoti bagāti? Varat paskatīties šo. Give you a chance to raise your income. Praise God. You missed a place to shout right there that you need to get used to this now. Viņi izmanto dažādas šīs manipulatīvās frāzes. Es tev došu iespēju pacelt tavus ienākumus. Un kas aiz tā slēpjas? Dod man, manai kalpošanai. Un ar cerību, ka tu varēsi arī kļūt bagāts kādu dienu tāpat kā es. Tad Pāvils Titam saka, ka ir daudz tādu maldinātāju un tukšu runātāju, kuru mutis ir jāizbāž. Kur viņš saka, kas apgāž veselus namus, negodīgas peļņas dēļ mācīdami to, ko tiem nepienākas. Un tas ir pretēji tam, kādam ir jābūt bīskapam. Ka viņam ir jābūt tādam, kas nedzinās pēc negodīgas peļņas. Bet šie cilvēki izmanto dažādas frāzes un tekstus, lai cilvēkus ievilinātu šajā masveidīgajā visu laiku ziedošanas ritmā. Un ir 2 iemesli, kā viņi to var panākt. Jo, ja tu esi skaidrā prātā, un objektīvi domā, un arī lasi Bībeli, tad tu neziedosi tādiem cilvēkiem, šiem bagātajiem cilvēkiem, lai viņi kļūtu vēl bagātāki. Bet viņi spēlē uz 2 dziņām cilvēkos. Viena no tām ir mantkārība. Cilvēki paši grib būt bagāti. Un ko saka Kenets Koplands un līdzīgi? Viņi saka, dod, piemēram, $100, tu dabūsi atpakaļ $1000, jo Dievs saka, ka ko sēsi, to pļausi. Tad viņi spēlē uz šo mantkārību līdzīgi, kā to dara azartspēles, loterijas un totalizatori, kur tu ieguldi mazu summu, un tu ātrā laikā vari dabūt pretī daudz lielāku summu. Un cilvēkiem ir tieksme pēc tā, viņi vēlas to, un tāpēc viņi pakļaujas šim aicinājumam. Un otrs, ko viņi spēlē, ir cilvēku izmisums, un šis ir
pat bīstamāk. Jo viņi izmanto nabagus. Ļoti daudz cilvēku šajā pasaulē nav tik turīgi. Liela daļa, kuriem viņš sludina, atrodas nabadzīgās valstīs, nabadzīgos reģionos. Viņi ir izmisumā, viņa dzīves ir nabadzībā, viņi ir slimi, viņiem iet slikti, viņu ģimenes locekļi pat mirst. Un te ir viens tāds sludinātājs, kurš saka, ja tu ziedosi Dievam, tad viņš tev visu dos atpakaļ, viņš tev dos bagātības pārēm, un viņi dod šim cilvēkam. Nedomādami par sekām, bet ticēdami, ka tiešām tas tā būs. Un, diemžēl, jāsaka, ka ļoti daudzi tiek pievilti šādā veidā. Viņi joprojām paliek nabadzībā un vēl lielākā. Un Kenets Koplands un tam līdzīgi paliek arvien bagātāki un bagātāki. Un viņi izmanto dažādus piemērus no Bībeles, protams. Viens no tiem ir šī te atraitne, kurai nebija nekā, un tad Elija nāca pie viņas, un Elija teica, vispirms dod man ēst no saviem plāciņiem, ko tu cepsi, un pēc tam dod sev un savam dēlam. Un citiem vārdiem, ka vispirms tev jādod Kenetam Koplandam, pat ja tev nekā nav. Un tad, pēc tam pats varēs ēst. Un Dievs par viņu parūpējās. Bet, ja mēs paskatāmies uz šo stāstu, Elija nebija multimiljonārs. Viņš nebija apgādāts no visiem. Viņš bija tādā pašā nabadzībā kā visi pārējie. Viņu baroja kraukļi. Viņš bēga no ķēniņa, viņš slēpās no viņa. Viņam nebija ko ēst. Tas nav Keneta Koplanda stāsts. Un līdzīgi arī tas nav dot šiem maldu mācītājiem, tas nav tas pats, kas dod Dievam un dot nabagiem. You need help feeding your babies, God bless your darling heart, then you ought to be helped. But I'm going to tell you something, you need to be tithing off that help. That's your increase. You need to be tithing that. Oh, dear Lord, Brother Copeland, I'm in poverty now. I know it. I'm telling you how to get out. That's the gospel. I don't care if you ain't got but 2 nickels. Give him the first one. This is something that has not been preached and needs to be preached. And pastors, study it out. Search it out. Because we're keeping people poor by just helping them all the time. Un šajā video fragmentā jūs varētu dzirdēt, ka viņš saka, ka 10. tiesas došana, ka tas ir evaņģēlijs. Un ja mēs skatāmies no viņu skatu punkta, jā, tas ir evaņģēlijs nabagiem, jo evaņģēlijs ir labā vēsts. Un viņi palīdz nabagiem viņu prāt. Viņi palīdz nabagiem tikt ārā no nabadzības, un tāpēc tā ir šī labā vēsts. Bet patiesībā viņi nepalīdz nabagiem, bet viņi arī sludina citu evaņģēliju. Jo Pāvils teica, ka pat ja eņģelis no debesīm, vai es pats, Pāvils, sludinu jums citu evaņģēliju nekā to, ko esmu saņēmis, lāsts pār to. Un pār šiem cilvēkiem ir lāsts, jo viņi sludina citu evaņģēliju, citu veidu, kā tu vari iegūt labas lietas, citas labās vēstis. Un viņš arī citēt saka, neviens nav sludinājis pilnu evaņģēliju, ja viņš nav sludinājis par šo labklājības pusi. Bet kādu evaņģēliju sludināja Kristus un viņa apustuļi? 1. Korintiešiem 15, tas ir kodolīgā veidā aprakstīts, ka tā ir Jēzus nāve par mūsu grēkiem, apbedīšana un augšām celšanās. Un caur ko mēs iegūstam brīvību no grēka un brīvību no tā Dieva soda, kas mūs gaida par grēku. Un ka mēs varam staigāt ar viņu kopā atjaunotā dzīvībā. Vai Pāvils un Pēteris un citi apustuļi, vai viņi sludināja cilvēkiem šo mantkārību, šo dzīšanos pēc tā, ka mums visās lietās vienmēr viss būs? Nē, viņi to nedarīja. Viņi pat bieži bija nabadzībā paši. Bet šeit viņš ņem no nabagiem un saka, ka viņš viņiem palīdz. Un arī šeit tas ir pretēji tam, ko Jēzus darīja. Kur tad, kad pūļi viņam sekoja, un viņiem nebija ko ēst, Jēzus neteica, turpiniet dot 10. tiesu, turpiniet dot 10. tiesu, jo citādāk jums neies, citādāk Dievs par jums neparūpēsies. Viņš teica mācekļiem, cik jums ir maizes. Un kad mācekļi nosauca, cik viņu maziņiem bija, viņš saka, dodiet jūs viņiem ēst. Jēzus mācekļiem ir jābūt tiem, kas pabaro nabagos pūļus, nevis tie, kas apkrāp šos cilvēkus. I'm getting laid off at work. Hey, your job's not your source. If it is, you're in trouble.
Jesus is your source. Whatever you do right now, don't you stop tithing. Don't you stop sowing offerings. Well, they won't let us go to church. Well, email it in there, text the give or something, but you get your tithe in that church. If you have to go take it down there and drop it off and stick it under the door or something, you get that tithe in that church, you get that offering in that church, and then you go home and you do what we're supposed to do. Šajā video Kopelands saka, ka ja pat cilvēks ir zaudējis darbu un nonācis ļoti grūtā savas dzīves vietā, viņam nevis vajadzētu sagaidīt vai cerēt, ka draudze nāks viņam palīgā, kā tas būtu bibliski un pareizi, lai mēs nesam cita nastas, bet viņam ir par katru cenu jādod 10. Pat ja viņam nav ienākumu, viņam ir jāziedo, viņam ir jādod 10. Jo tas ir tik ārkārtīgi svarīgi. Interesanti, ka pat vecajā derībā cilvēkiem, kuri bija trūcīgi vai kas bija nonākuši grūtā vietā, viņiem pat bija atlaides. Piemēram, 3. Mūzes grāmatā 12. nodaļā rakstīts, un ja viņa nespēja vest jēru, tad uz upurēšanu, tad viņai būs nest 2 ūbeles un 2 jaunus baložus, un tad tos ziedot, un tad tos upurēt. Un interesanti, ka arī Jēzus ģimene pienes tieši šādu upuri, kas mums tiek apliecināti, ka Jāzeps un Marija nebija bagāti un nebija īpaši turīgi. Bet ko tad Bībele mums saka, vai mums ir jādod 10, vai mēs, kā jaunās derības ticīgie, esam zem šī likuma vai principa vai bauslības? Jā, ja kāds grib, viņš var dot, bet Bībele saka 2. Korintiešiem 9:7, ik viens, lai dod atbilstoši tam, kā viņš nolemj savā sirdī. Tā, lai tas dod, nevis īgni vai no vajadzības, jo Dievs mīl priecīgu devēju. Un par šo mēs jau daudz esam runājuši, bet Kenets Kopelands pieprasa 10, dod, sūti, e-pastā, dod elektroniski, atved un piestiprini pie baznīcas ēkas, pat ja dievkalpojumi nenotiek. Bet Bībele saka, dod tā un tam un tādā veidā, kā tu pats apņemies savā sirdī. Un, ja vari to darīt ar prieku, un līdz ar to tā ir manipulācija, tā ir demonu mācība, tā ir izspiešana, un, diemžēl, daudzi, ne tikai Kenets Kopelands, ir vainīgi pie šī. You know, you're supposed to control the weather. I mean, Ken's the primary weatherman at our house, but when he's not there, I do it. Sometimes I'll hear something, I'll hear the thunder start, maybe he'll still be asleep, and I'll say, Ken, you need to do something about this. But you are the one that has authority over the weather. Šis piemērs par to, ko šī Glorija Kopelanda saka, ka viņi kontrolē laikapstākļus, viens no absurdākajiem visā šajā mācībā. Tas ir tik lielā kontrastā ar to, ko Bībele māca par cilvēku, ka pat liekas, ka par šo nebūtu vispār vērts runāt. Jo Bībelē mēs lasām dažas tādas vietas, kur cilvēks tiek salīdzināts kā zāle, kā pīšļi, kā tvaiks. Un kāda tad viņam ir vara pār debesīm, kontrolēt sauli vai zvaigznes vai lietu vai vēju vai ko citu? Viņam nav nekādas varas pār to. Ība grāmatā arī ir teikts, kur salīdzināts cilvēks ar Dievu, kurš viņam ir devis pārziņu pār zemi vai kurš ir izvietojis visu pasauli. Ja viņš ir licis savu sirdi uz cilvēka, ja viņš savāca sev viņa garu un viņa dvašu, viņam miesa ies kopā bojā un cilvēks tiek pārvērsts atpakaļ pīšļos. Dievs dara visu, ko grib. Un tāpēc arī, kad mēs lasām par Jēzu, kad viņš nāca šeit uz zemes, viņš pierādīja, kas viņš ir, jo viņš pavēlēja jūrai un pavēlēja vējam. Nevienam citam nav tādas varas pār šīm dabas stihijām. Un, protams, ka viņi melo, viņi nekontrolē šos laikapstākļus. Jo ja viņi patiešām spētu kontrolēt laikapstākļus, kāpēc tad viņi nepalīdz tiem daudzajiem, kas iet bojā katru gadu, katru dienu dažādu laikapstākļu dēļ? Un pat kristieši, pat Teksasā, kur viņi dzīvo, kur viņi draudze, tur ir bijušas dažādas dabas stihijas, kur gājuši bojā ļoti daudzi cilvēki. Kāpēc viņi nav neviena no pirmajiem, kas steidzas palīgā un aptur šīs viesuļvētras, tos plūdus, salu vai jebko citu? Protams, ka viņi ir krāpnieki. Yeah, I'm going to do it. I'm going to do it. Grab any stick. Put your hand on your head like that. Bald spots, I call you gone. Hair grow.
Un šajā fragmentā mēs redzam arī vēl vienu absurdu lietu, ko viņi ir uzņēmušies, ka viņi spēja izdarīt. Izaugt cilvēku matiem, tāpēc, ka viņi uzliek rokas uz galvas un sāk teikt, lai mati aug. Un, protams, nevienam tas nenotika šajā zālē, jo tas būtu, protams, visās ziņās, ka pie Keneta Koplenda plikporiem izauga mati, un mēs redzam arī šis melnādainais cilvēks, viņš ir diezgan apkaunots un varbūt pat domā, kāpēc viņš vispār šeit ir ieradies. Un šādas un līdzīgas lietas ir tās, kas pat neticīgajiem no malas liek ņirgāties un smieties par kristietību. Un viņi, protams, neatšķir īsto kristietību no šīs maldu kristietības. Un tāpēc arī Pētera vēstulē rakstīts, ka daudzi sekos to postošajiem ceļiem, kuru dēļ par patiesības ceļu tiks ļauni runāts. Ja patiesības ceļš tiks zaimots. Tāpēc, ka ir daudzi tādi, kas runā šādas absurdas lietas, ka mēs spējam kontrolēt visus apstākļus. Un, protams, ka tā nav patiesība. Jo vai tad mēs varam darīt jebko, vai mēs esam Dievs? Un ja mēs paskatāmies uz šiem pašiem cilvēkiem, Kenets Koplends un citi, vai viņi pavēl savām grumbām, vai savam vecumam, vai jebkam citam, viņi nespēja to pavēlēt. Tā ir vienkārši ilūzija, kurā viņi dzīvo, un kurā dzīvo ļoti daudzi citi un tiek pievilti. We'll exercise judgment right now. Because we have... In the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you, COVID-19. Oh, Ramash. I execute judgment on you, Satan, you destroyer, you killer. You get out, we break your power, you get off this nation. I demand judgment on you. I demand a vaccination to come immediately. Yes. Ievērojiet, cik neveikli viņam līdzās esošais vīrietis jūtās. Tas pilnīgi ir redzams. Kur viņiem ir saruna un Kenets Koplends pēkšņi dara savas tipiskās lietas un viņam vienkārši jāspēlē līdz tas teātris. Un tāpat ir redzēt arī citi video, kur Kenets Koplends viņš tur nolāda covidu vai saista vēlnus un tam līdzīgi vai pūš kaut kādus vējus un tad viņam apkārt ir tie viņa jāvīri, kuriem vienkārši jāpiedalās un viņiem ir jāatkārto visu, ko viņš saka, lai cik bezjēdzīgs un stulbs tas arī nebūtu. Un šeit mēs redzam, ka Kenets Koplends it kā saista vai pazudina vēlnu, bet kurš tad atkal pēc tam atreiz to vēlnu, jājautā. Un tad nākamajā brīdī viņš pieprasa, bet kam viņš pieprasa? Viņš pieprasa Dievam, bet vai mēs Dievam varam kaut ko pieprasīt? Nē, Jēzus teica, ka mēs lūdzam, mēs varam lūgt, mēs varam prasīt pazemīgi. Bet mēs nevaram pieprasīt. Šajā video arī Kenets Koplends un tas viņa draugs izskatās kā tāds stūrgalvīgs, neaudzināts bērns. Es pieprasu. Bet Dievs ir suverēns. Dievu neviens nevar komandēt. Dievs pats ir tas, kurš komandē, kurš valda, un mēs padodamies viņam. Bet tā kā šajā video Kenets Koplends, kā arī citur, viņš ir apliecinājis, uzskata sevi par pravieti, un droši vien, ka viņš ir paša iecelts pravietis, kā Latvijā ir dzirdēti tur kaut apustuļi un pravieši, kas sevi ir iecēluši. Šeit mēs nerunāsim par to, vai tādi pravieši vispār vēl eksistē jaunajā darībā, jo mums ir viss pilnais Dieva vārds, kas ir noderīgs un pilnīgs, lai mēs varētu mācīties un zināt Dieva gribu. Ne par to mēs runāsim. Bet, tā kā viņš pats sevi nosauc par pravieti, tad mums nāks pārbaudīt, vai viņš ir paties Dieva pravietis, vai viņš ir viltus pravietis. Un šajā te video mēs arī varēsim to izsacināt, jo 5. Mūzes grāmatā 18. nodaļā rakstīts šis kritērijs, kad pravietis runā tā kunga vārdā, ja lieta nesako vai nenotiek tā lieta, ko viņš būtu runājis, tad šis pravietis ir iedomīgi runājis un viņš nav no Dieva, mums nevajag no viņa baidīties. Un tāpēc pastīsimies, ko tālāk viņš runāja un beigās varēsim izdarīt katru secinājumu. Vai viņš ir patiesi Dieva pravietis, vai viņš ir viltus pravietis, no kura būtu jāizvairās. Un vecajā darībā tās būtu jānovērt akmeņiem, jaunajā darībā, lai tas kungs tiesā, bet mums noteikti nav jāņem vērā viņa mācība un tas, par ko viņš runā. Un viņš ir ļoti daudz šāvis greizi, un šis būs tikai viens no tādiem piemēriem. I call you done. I call you gone. You come down. From your place of authority, destroyer, you come down and you crawl on your belly like God commanded you when He
put his foot on your head in the Garden of Eden. Ievērojiet šo teatrālo pieeju viņa sludināšanā, kas ir ļoti izplatīta harizmātiskajās vasarasvētku vidēs, jo tad, kad tu saki ar tādu aizrautīgu teatrālu balsi, tas izklausās daudz iespaidīgāk un garīgāk nekā, ja tu runā vienkārši normāli, tā kā tu komunicē ar cilvēkiem. Un es arī agrāk biju vainīgs pie tā, un viņa tajā teatrālajā uzrunā par to vēlmu, viņš pārāk ātri sākas palielināt šo te toni, tā ka beigās viņam jau bija grūti pateikt un iet vēl zemāk, bet tas vienkārši likās mazliet smieklīgi, bet varbūt ne par to ir šis video. Un tātad viņš padzina vēlnu, viņš atņem vēlnam spēku, vai tātad tagad vēlnam spēks ir atņemts un viņš ir padzīts, viņš vairs nav Amerikā. Par to katrs jūs pats varat spriest, bet Jūdas grāmatas 1. nodaļa 8. pantā ir rakstīti šādi vārdi. Tāpat arī šie nešķīstie sapņotāji apgāna miesu, nicina valdīšanu un runā ļaunu par godājamajiem. Tomēr erceņģelis Mihaēls, kad cīkstoties ar vēlnu, viņš strīdējās par Mūzes ķermeni, neuzdrošinājās pret viņu vest nievājošu apsūdzību, bet sacīja, tas kungs, lai tevi norāja. Bet šie runā ļaunu par to, ko tie nezina, bet ko tie zina dabīgi, kā nesaprātīgi zvērtajās lietās tie sevi samaitā. Un tātad Bībele mums skaidri atklāja, ka nevienam cilvēkam un nevienam tur apustulim vai eņģelim nav vara saistīt vai norāt vēlnu. Tas ir kaut kas, ko tas kungs dara. Līdz ar to tas, ko šis Kenets Koplands tur dara, tā ir vienkārši teātris, tā ir muļķošanās, tā ir tukša izrādīšanās, tā ir roku vicināšana bez nekāda spēka, bez nekādas jēgas, tā ir tukša gaisa sišana. You will destroy through COVID-19. No more! No more! No more! It No more! is finished. Finished. It is over. And the United States of America is healed and well Thank you. again, Praise. saith the mighty Hallelujah. Spirit. Glory. Ja Kenets Koplands pasludināja, ka Dieva varenais gars pasludina, ka Covids ir beidzies, ka ASV ir dziedināta un kad atkal viss ir labi, bet kā mēs zinām, pēc tam vēl daudzus mēnešus vai pat gadus šī te Covid izplatība un šīs slimības un sērgas turpinājās, un šajā video arī, starp citu, tur tika pieminēta vakcinācija, un sākotnēji saprot, ka viņš bija atbalstošs, viņš pat piesauca vakcināciju, pēc tam viņš bija pret to, šeit mēs nerunāsim par vakcināciju. Taču mēs redzam, ka viņš runāja tā kunga vārdā, pasludināja, ka šis Covids un slimošana ir noslēgusies, ka Amerika ir dziedināta, bet tie bija meli. Līdz ar ko pēc šī konkrētā video, pēc šī jau vien mēs varam spriest, ka viņš nav Dieva kalps, ka viņš nav Dieva pravietis, bet ir viltus pravietis, no kura mums vajadzētu norobežoties un viņu publiski atmaskot, ko mēs arī daram. You could take that one psalm right there and you could do away with the tradition that says, Lord, if it be thy will, heal him. Don't even bother to pray for me if you're going to pray that. If you don't know enough about the Word of God to know it's God's will to heal, you can't pray the prayer of faith. And so you might as well just stay home. Šajā video Glorija mums atklāti lūdza vai pavēlēja nelūgt par viņu, jo mēs taču nezinām, kāda ir Dieva grība attiecībā uz viņu. Mēs zinām, ka Dievs viņai pavēl nožēlot un atgriezties no saviem maldu ceļiem, no šīs maldu reliģijas un maldu mācībām, kurās tā atrodas, un viņa var tikt glābta. Bet vai Dievs viņu grib dziedināt? Par to mēs neesam un nevaram būt tik droši, lai gan lūgt mēs, protams, varam, lai gan viņa mums to ir aizliegusi. Viens no piemēriem, kuru mēs redzam šādu attieksmi no Dieva vīriem Bībelē, ir atrodam vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā, kur Pāvils raksta par viņa darba biedru Epafrodītu, un draudz bija uzzinājis, ka viņš ir bijis slims, nevesels. Un tur 27. pantā Pāvils raksta, jo patiesi viņš bija nevesels tuvu nāvei, bet Dievs par viņu apžēlojās. Pāvils nesaka, ka, protams, loģiski mēs viņu uzcēlām ar savu ticību, mēs to izdarījām,
Bet nē, viņš saka, jā, viņš bija tuvu nāvei, un mēs saprotam, ka viņš jau bija noskaņojies un bija gatavs, kad šis Epafrodīts arī varēja mirt, bet Dievs apžēloja Epafrodītu un apžēloja arī Pāvilu, kā ir rakstīts ne tikai par viņu, bet arī par mani, lai man nebūtu skumjas uz skumjām. Un es esmu ievērojis, ka šajā labklājības evaņģēlī ticīgā varas vidē, vasaras vai harizmātiskajā vidē vispār cilvēkiem ir problēmas ar šo lūgšanu, īpaši harizmātiskajā vidē. Šī lūgšana, ja tas ir tavs prāts, kungs, ja kungs dos, ja kungs vēlēs, jo mums taču ir vara, mēs varam darīt, kā mēs vēlamies, un mums ir jādara, mums ir jācīnās. Bet vai apostoļi tā dzīvoja? Vai kungs Jēzus tā dzīvoja? Arī Jākaba vēstulē 4. nodaļā mēs lasām, ka ir rakstīts 13. pantā: ejiet no jūs, kas sakāt, šodien vai rīt mēs iesim uz tādu pilsētu un tur paliksim gadu un pirksim un pārdosim un gūsim peļņu. Tātad cilvēkiem bija šie plāni, viņu pašu skatījums, kā jānotiek, kam jāpiepildās. Un rakstīts turpretīm, jūs nezināt, kas būs rīt, jo kas ir jūsu dzīvība? Tas ir pat tvaiks, kas mazu brīdi parādās un tad izzūd. Jo to jums vajadzētu sacīt, arī kā mums vajadzētu runāt par mūsu plāniem vai mūsu idejām vai pieņēmumiem par mūsu nākotni. Ja tas kungs grib, mēs dzīvosim un darīsim šo vai to. Ja tas kungs gribēs, un arī apostoļi bieži, ka viņi runāja par kādiem saviem plāniem, viņi runāja tieši šādos veidos, ja tas kungs dos, ja tas kungs gribēs. Bet šajā pēdiņās kristietībā šī ideja vispār ir sveša, jo mēs taču zinām, ka Dievs grib mums dot visu to, ko jebkurš miesīgs, bezdievīgs cilvēks pasaulē vēlas. Tā ir slava, ietekme, vara, nauda, bagātība, veselība. Šīs lietas cilvēka vēlas, un viņi pieņem, ka Dievs to vienmēr vēlas arī dot visiem cilvēkiem. Un mēs zinām, ka pats kungs Jēzus mums arī parādīja piemēru. Arī viņš lūdz tieši šādā pat veidā. Un interesanti, ka viņu saruna ar Dievu neizskatījās tā: Dievs, ko tu gribi? Dievs saka, vai tu gribi tiešām? Viņš saka, nē. Nē, viņš gāja un izskatīja savu sirdi, viņš sauc uz to kungu. Un tad ir rakstīts, ka viņš lūdza, lai, ja tas ir iespējams, lai šis kauss tiek paņemts prom no viņa. Tomēr ne viņa griba, bet tēva griba, lai notiek un piepildās. Un vai tas ir nepareizi, kad arī mēs lūdzam tāpat un sekojam šim piemēram? And I got over into that Jesus went to hell and he suffered there and then he was born again in hell and rose from the dead, the firstborn from the dead. Kā jau minēju, tad Kenets Koplands nav daudz mācību pamatlicējs, bet viņš tās ir paņēmis un padarījis pasaules slavenas. Un viena no šīm ir par mazajiem dieviem, kā mēs, kā kristieši, esam mazie dievi. Un kas ir šīs mācības pamatā? Dievs tiek samazināts un cilvēks tiek paaugstināts. Jo šajā video jūs varētu dzirdēt, ka viņš saka par to, ka Jēzus nomira un tad viņš cieta ellē un tur viņš piedzima no jauna. Un šis fakts jau vien, ka viņš saka, ka Jēzus cieta ellē, ir muļķības. Jo viņš cieta pie krusta, bet elle aprakstīja visu pazemes valstību, kas sastāvēja gan no paradīzes, gan no vietas, kur cieš grēcinieki. Un Jēzus pie krusta zaglim teica, šodien tu ar mani būsi paradīzē. Tajā brīdī, kad Jēzus nomira, viņš nonāca šajā paradīzē, jeb Ābrahama klēpī, kas aprakstīta Lūkas evaņģēlijā. Jēzus nepiedzima no jauna ellē. Bet ko ietver šis apgalvojums? Viņš saka, ka Dievs ir kaut kas līdzīgs cilvēkam, vai ka Jēzus kļuva kā mēs līdzīgā veidā grēcīgs. Viņam bija jāpiedzimst no jauna. Jo kam ir jāpiedzimst no jauna? Tiem, kas ir miruši garīgā veidā. Tie esam mēs, cilvēki. Bet Jēzus bija Dieva dēls pirms viņš nomira un pēc viņš nomira. Viņam nevajadzēja kļūt par Dieva dēlu. Vēl vairāk, ir rakstīts, ka viņš bija Dieva vārds, ka viņš ir Dieva vārds. Un par mums ir rakstīts, ka mēs esam piedzimuši no jauna no Dieva vārda. Tas ir 1. Pētera vēstulē, 1. nodaļā. Viņam nevajag piedzimt no jauna, jo viņš ir Dieva vārds. Un tad mēs redzam, ka Dievs tiek samazināts un kā cilvēks tiek pacelts caur to, ka viņš tiek saukts par Dievu un viņš pavēl lietas, lai tās notiek.
neatkarīgi no Dieva gribas, un tādā viņš kļūst augstāks vēl par Dievu. You were born again of the Spirit. You were born of the Spirit. You were born exactly with the same spiritual DNA as Jesus. Šajā otrajā video fragmentā jūs dzirdējāt arī par to, ka viņš saka, ka mums ir tāds pats DNS kā Jēzum vai kā visvarenajam Dievam. Protams, jautājums ir vispār, vai garam ir DNS, vai Dievam ir DNS? Tā kā, kas tas vispār par apgalvojumu? Un būtībā šeit jau nav vairs runa par nedaudz novirzīšanos no Bībeles. Bet šeit ir runa par New Age dažādiem konceptiem, jo New Age reliģijā, kas apvieno daudz visādas reliģijas, arī cilvēki kļūst par dieviem. Un viņi nebaidās sevi saukt par dieviem, ceļš sievietes sevi sauc par dievietēm. Un patiesībā šī ir atgriešanās pie pirmajiem sātana meliem, kur viņš teica, jūs būsiet kā dievi. Un tas ir tas, ko viņi sludina. Bet ir rakstīts par to, ka mēs esam šajā fiziskajā ķermenī, mēs neesam kā viņš. Mēs būsim kā viņš tad, kad mēs būsim pagodināti. Un tas ir runāts par tiem, kas ir piedzimuši no jauna, protams. Bet 1. korintiešiem 15 runājot par Ādamu un salīdzinot ar Jēzu, ir teikts tā, un ir rakstīts, pirmais cilvēks Ādams tika darīts par dzīvu dvēseli, pēdējais Ādams par atdzīvinošu garu. Un kā mēs esam nesuši zemišķā tēlu, mēs arī nesīsim debesīgā tēlu. Tad nu es šo saku, brāļi, ka miesa un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz iznīcība iemantot neiznīcību. Šobrīd mēs nesam šīs zemes cilvēka tēlu. Mēs neesam dievi. Tādā nozīmē kā Dievs, kā viņš ir visa veidotājs un radītājs. Un ja tas tiešām tā būtu, tad kāpēc viņš un citi tādi, kas to sludina, viņi noveco, viņi nespēja pavēlēt savai novecošanai. Viņi nespēja to apturēt. Viņi pat nespēja noteikt savas nāves stundu. Un arī šajā psalmā, kur Dievs saka par cilvēkiem, uz kuriem nāca Dieva vārds, viņš saka, es esmu sacījis, jūs esat dievi, un viņš saka, jūs mirsiet kā cilvēki. Un līdzīgi arī šie cilvēki, viņi mirs kā cilvēki. Un es ceru, ka viņi atgriezīsies no šiem maldiem. Gan viņš, gan citi, kas seko šīm maldu mācībām, sagroza mācību par Dievu un par cilvēku, kas tajā viņi ir. Preachers bragging on God created this universe out of nothing. No, he didn't. No, he didn't. He created it out of something you can't see. Oh, yes. Believed it in his heart, said it with his mouth. Mūsdienās reti, kad šī doktrīna vēl tiek saukta tādos vārdos, mazo dievu doktrīnu, jo tā ir kļūst par tādu lamu vārdu kristietībā, un daudz ir ieraudzījuši, cik tas ir nepareizi. Bet tās idejas vēl aizvien cirkulē, un tā mācība aizvien arī ir apritē. Un tā padara cilvēku lielu un dievu maziņu. Tieši tādēļ viņiem ir jātic, ka Jēzus pārstāja būt dievs, ka viņš bija tikai cilvēks un visu darīja svētā gara spēkā, jo tad jau arī mēs varam darīt visas tās pašas lietas, ko Jēzus varēja darīt. Bet arī tā būtu maldu mācība, jo Dievs, Jēzu Kristu, nekad nepārstāja būt dievs. Jēzus bija 100% cilvēks, jā, šeit virs zemes, bet arī 100% dievs. Piemēram, vēstulē Ebrejiem 11. nodaļā rakstīts 3. pantā, caur ticību mēs saprotam, ka pasaules tika izveidotas caur Dieva vārdu, tā ka tas, kas ir redzams, netika darīts no tā, kas parādās. Un tad mēs saprotam, ka mēs ticībā nojaušam vai mēs piekrītam, ka pasaule tika radīta Dieva vārda vai gara spēkā. Bet Dievam ticība nebija jālieto. Ja ticības objekts vai mērķis ir Dievs, mēs uzticamies viņam, mēs uzticamies viņa vārdam, tad kam Dievam ir jāuzticās? Vai Dievam ir jātic? Protams, ka nē. Un arī mēs reiz ieiesim skatīšanā no ticības skatīšanā, un viņš jau dzīvo pilnīgā skatīšanā un pilnīgā zināšanā un pilnīgā vispēcībā. Un līdz ar to Dievam ticība nav jālieto, lai kā arī cilvēki gribētu ielikt šo
savu pieredzi vai savu maldu mācību Dieva vārdā. Bet tad, ko nozīmē šī ideja par dieviem? Jo Jēzus arī citēja 82. psalmu, kur ir rakstīts, jūs esat dievi, runājot par cilvēkiem. Un ja mums būtu laiks, jūs varat izlasīt visu šo 82. psalmu, tad jūs ieraudzīsiet un sapratīsiet, ka šie vārdi tika attiecināti uz varenajiem, uz valdošajiem cilvēkiem sabiedrībā. Un Jēzus viņam saka, jūs, kuriem ir vara, jūs dzīvojat, jūs esat kā dievi, jo jūs varat pateikt un valdīt un izmantot cilvēkus ļaunprātīgi vai darīt labas lietas, un jūs būsiet atbildīgi, jūs būsiet turēt atbildīgi. Un tāpat arī Jēzus šo te frāzi lieto attiecībā uz cilvēkiem, nedomājot, ka viņi burtiski ir dievi, jo ir tikai viens dievs un neviena cita dieva nav, bet tie, kuriem ir kaut kāda varas vai valdīšanas pozīcija pār citiem cilvēkiem, savā ziņā var teikt, ka viņi ir dievi, jo viņi var izdarīt lēmumus, kas ietekmēs citu cilvēku dzīves, bet Dievs tos visus turēs atbildīgus. Lai arī mums būtu vēl daudz ko minēt par Keneta Koplanda maldiem, viltus pravietojumiem un dažādām muļķībām, ko viņš ir darījis, mums tam visam nepietiktu laika. Bet šeit ir vēl viens video fragments, kurā mēs varam apskatīt, kā viņš zaimo rīkojumu, ko tas kungs ir iestādījis viņam mīlestību. Put it in there. Okay. That's the cutting of the covenant. And then I would do the same. Jesus said, take this cup. This is my blood of the new covenant. Kur viņš ar šo draugu iegriež rokā un tecina asinis, kuras pēc tam viņi arī dzer kopā. Un lai arī viņi to nedara pa īstam, tā ir zaimojoša izrāde. Jo vai Jēzus aicināja dzert vispār mūsu asinis? Vai vienīgi viņa asinis nav šķīstas, kuras mūs var glābt no grēkiem? Un tad, kad Dievs mums atļāva ēst dzīvniekus pēc plūdiem, viņš deva vienu noteikumu. Viņš teica, asinis jums nebūs ēst. Who was the biggest loser? Satan? No. God. God lost his man. God lost the woman he created with his own hands. God had given Adam absolute authority over this planet, and his own created son committed high treason and bowed his knee to the devil, and the devil took over. Šajā video fragmentā jūs dzirdat, ka viņš saka, kurš ir lielākais zaudētājs? Un šis ir viens no tādiem fragmentiem, ko jūs dzirdēsiet bieži pie viņa. Tā nav pirmā reize, kad viņš to runā. Viņam patīk par to runāt. Bet padomāsim, kurš būtu tas, kurš gribētu noraksturot Dievu kā lielāko zaudētāju? Vai tas nav Sātans, viņa pretinieks, kurš cenšas visādā veidā nomelnot visu, ko Dievs dara? Bet Kenets Koplands tādu drošību runā, ka Dievs ir šis lielākais zaudētājs. Un viņš zaimo visa radītāja, kurš ir pilnīgs, kur rakstīts, ka pie viņa nav nekāda trūkuma. Un vēl gribēju izlasīt vēl vienu raksturvietu, kas apliecina, ka tas, ka notika kaut kādas sliktas lietas tajā, ko Dievs radīja, nekādā veidā viņa nepadara par zaudētāju. Apostoļu darbi, 4. nodaļa, 26. panta. Zemes ķēniņi nostājās un valnieki sapulcējās kopā pret to kungu un pret viņa Kristu. Jo tik tiešām pret tavu svēto bērnu, Jēzu, kuru tu esi svaidījis, sapulcējās kopā gan Hērods, gan Poncijs Pilāts ar pagāniem un Izraēla ļaudīm, lai darītu, ko vien tava roka un tavs padoms iepriekš bija nospriedis darīt. Lai arī šie grēcinieki izvēlējās nogalināt Jēzu
un sapulcējās kopā un zaimoja viņu, un darīja viņam pāri un sita viņu krustā, Dievs nebija zaudētājs, jo šis bija viņa plāns, ka Jēzus nāks un mirs. Un arī tad, kad pirmais cilvēks aizgāja no viņa, krita grēkā, un arī Sātans aizgāja no viņa, viņi bija zaudētāji. Dievs nav zaudētājs, jo viņa plāns īstenojas, un viņš izpildīs to, ko viņš ir nodomājis. And it is, and the territories under which the Canadian office is Chigama. Det är vraiment pas brevet juste cinéma tatke. Und genendos doxisique pukukla namen bremenesto stellokla hamalana lelo lendile enkren in stelest karatak. Tas, ko jūs tikko redzējāt, harizmātiskajā vidē tiek uzskatītas par svētā gara mēlēm, vai šo te mēļu dāvanu, vai personīgo lūgšanu valodu, vai tam līdzīgi. Bet ko ir svarīgi saprast? Ka šeit burtiski mēs redzējām, ka notika tas, par ko Pāvils vēstulē korintiešiem norāja draudzi, kur vairāk nodaļu garumā viņš viņiem teica, ka jums ir jādara viss, lai draudz tiktu uzcelt, lai ciktu tiktu uzcelt. Bet ir kādi, kuri runā šajās kaut kādās valodās, runā kaut kādās mēlēs, pēdiņās mēlēs, un uzceļ sevi, kas bija norājums, jo tas fokus bija celt citus, bet jūs sanākat kopā un ceļat sevi. Un šeit Kenneth Copeland šajā pieredzē vai piemērā, un tādi ir ļoti daudz, arī Latvijā var entos tādus atrast, tā kā ļoti daudzās pēdiņās draudzēs, tas tādā veidā tiek darīts un īstenots. Viņš burtiski uzcēla sevi. Viņš pats jutās ļoti garīgs, un cilvēki, kuri skatījās uz viņu, saprata, ka viņš ir ļoti garīgs, ka viņš šobrīd dara kaut kādu ļoti garīgu lietu, tad viņš tika uzcelts, viņš saņēma kaut kādu uztaisīšanu, viņš saņēma kaut kādu cilvēku atzinību, bet tas bija tukši, tas nevienu necēla, un tas ir pretēji tam, ko Dieva vārds runā, un kā mums atklāja to, kas ir patiesa mēle. Šī nebija nekāds mēle, šīs ir vāviļošana, burbuļošana, bābelēšana un tam līdzīgi. Un, ja mēs gribam saprast, kādas ir bibliskas mēles, par to arī mēs jau citos video esam runājuši, bet apstu darbu 2. nodaļā 8. pantā mēs redzam, ka pirmo reizi, kad parādās šis fenomens mēles, par kurām jau vecajā derībā bija runāts, ka Dievs ar šļupstošām lūpām ar citu tautu valodām runās uz šo savu tautu, uz Jūdu, uz Izraēlas tautu, kas noraidījusi pestītāji, kas noraidījuši šo vēsti. Viņš runās uz viņiem ar šīm te valodām. Un apstu darbu 2. nodaļa 8. pants rakstīts, ka tad, kad šīs mēles bija, kad Svētais Gars nāca pār agrīno šo pirmo draudzi, ir rakstīts, ka šie cilvēki, kas tur bija apkārt, dzirdēja ik viens savā paša mēlē, kurā mēs esam dzimuši, tā kā ar ko viņi bija uzauguši, ko viņi pazina kādu valodu, ka tajā valodā viņi dzirdēja Dieva varenos darbus teicot un pravietojot. Un, protams, ka tas, ko mēs tikko redzējām no Kenneth Coplanda puses, nebija nekas uz to pusi, par ko mēs lasām Bībelē. Bet ko ir svarīgi saprast? Ka šāds pēdiņās mēļu fenomens nav nekas jauns, un tas nav arī raksturīgs tikai kristietībai. Un es personīgi ticu mēlēm, bet es ticu bibliskām mēlēm. Es ticu tam bibliskām mēlēm. Par to kādā citā video varat pastīties, arī man ir video bibliski par runāšanu mēlēs. Bet ir tāds fenomens kā šīs mēles vai glosolālija. Un tādas izpausmes nav bijuši saistīts tikai ar kristietību, bet tādas ir arī senās Grieķijas un romiešu kultos, šamanismā ir mēlēs runāšana iezemiešu praksēs, austrumu reliģijās, hinduismā, budismā ir mēles, misticismā, tāpat arī jaunajās reliģijās, kā piemēram mormonismā, mormoņu reliģijā pašā sākumā arī tur runāšana mēlēs tika uzskatīt par kaut kā ļoti lielu garīgumu izpausmi, tāpat arī spiritismā un tam līdzīgi. Un tāpēc šīs mēles, ja kāds tās sauc par mēlēm, var ierindot šo citu maldu pievilšanas mēļu rindās vai sarakstā. Un labākajā gadījumā tā ir cilvēcīga ņemšanās, un sliktākajā tas ir dēmonu inspirētas lietas un vārdi un murmināšana, kas tiek veikta daudzu citu cilvēku priekšā. Bet tagad paskatīsimies vienu video, kurā viens cits maldu mācītājs Rodnijs Hovards Brauns kopā ar Kennethu Coplandu taisīja milzīgu mēļu teātri. Un es gribu jums uzdot kādu jautājumu par šo.
Hey boy, hey ha, woo, prefer pala, many in socoride. Grip L-O-L-E-M-A-G-A mango naga bode dole mo. Un tagad ļaujiet man jums uzdot jautājumu. Vai šīs bija bibliskas mēles? Vai tur bija neticīgi jūdi, kuri dažādās citu tautu valodās dzirdēja par Dieva varenajiem darbiem? Vai draudze tika uzcelta? Vai šajā svētā gara pēdiņās izpausmē bija kaut kas svēts un godājams? Uz šiem jautājumiem mums katram ir jāatbild. Un es neesmu dzirdējis, ka Rodnijs Hovards Brauns vai Kenets Koplands vai ka Latvijā kādi cilvēki, kuri paši šo visu praktizē, būtu gatavi vismaz šo konkrēto piemēru nosaukt par pilnīgu ampelēšanos, par teātri, par Dieva zaimošanu, par svētā gara zaimošanu. Daudzi sekos to postošajiem ceļiem, kuru dēļ par patiesības ceļu tiks ļauni runāts. Un, diemžēl, tieši dēļ šīs grupas, un, protams, ka arī tur reliģiskajā katoļu baznīcas vidē un daudzās citās grupās ir daudz maldu, kāpēc arī šis patiesības ceļš tiek zaimots, bet dēļ šo grupu mācības un dzīves prakses un šīs ampelēšanās patiesības ceļš bieži tiek zaimots un daudz cilvēku sirds ir nocietināts par patiesību tieši dēļ šādiem te cilvēkiem. Un es gribu, lai jūs katrs padomājat un atbildiet šo jautājumu, vai tās bija patiesas mēles, vai tas jūsuprāt sakrīt ar dievbijīgo mācību? Ja ne, tad tās ir jānoraida. Somebody comes in with the comforting words, you know all things work together for those that love God. And you say, yeah, that's right. I should have thought of that. Un tas ir vienkārši pārsteidzoši, kad tu klausies un kad tu dzirdi, ka tiek ņemta Bībeles mācība, konkrētas raksturvietas, un tās vienkārši tiek nicināts, tās tiek norakstītas. Piemēram, šī vēstule romiešiem 8. nodaļa 28. pants. Un mēs zinām, ka viss kopā darbojas par labu tiem, kas mīl Dievu, tiem, kas ir aicināti pēc viņa nodoma. Tātad tur ir rakstīts, mēs zinām, mēs, kas esam dzimuši no augšienes, kas mīlam patiesību, mēs zinām, ka viss kopā darbojas par labu tiem, kas mīl Dievu. Vai vārdā viss ir kaut kādas lietas, kas nav iekļautas? Ir kaut kas, ko mēs varam pateikt, viss ir tas, bet šīs lietas nav iekļautas starp visu. Nē, mēs zinām, ka pilnīgi visu, lai kas arī notikt, un to arī vēstures kristietībā mēs redzam, visu Dievs lieto, un caur visu Dievs strādā, lai darītu kaut ko labu mūsos, un lai darītu kaut ko labu caur mums, un lai viņš tiktu pagodināts. Un katrs, kurš šīs raksturvietas noraksta kā nederīgas, ir muļķis un nejēga svētajos rakstos. Un viens piemērs ir 1. Mūzes grāmata 50. nodaļa, kur mēs lasām par Jāzepu, kurš bija savu brāļu nicināts, kurš tika pārdots verdzībā, kurš pēc tam nonāca un kļuva par otro cilvēku aiz faraona, un tad, kad viņš satiekās saviem brāļiem un tie baidās par savu dzīvību, tad Jāzeps viņiem apliecināja 20. pantā, bet kas attiecas jums, jūs pret mani domājāt ļaunu, bet Dievs to nodomāja uz labu. Šie brāļi gribēja viņu nonāvēt, gribēja viņu pārdot verdzībā, gribēja tikt vaļā no viņa, bet Dievs caur to visu strādāja, lai piepildītu savus nodomus un savus plānus, lai gan Jāzepam bija jāiziet cauri ļoti grūtām dzīves sezonām. The former employees we spoke to also say their spirits sank after learning Kenneth and Gloria have little, if any, contact with their faithful followers. That's the one time I saw the man was at the Christmas party. I was in an elevator with Gloria once. And they had little, if any, contact with their 500 employees. And it was an unwritten law that if Kenneth or Gloria walk through the office, you don't see them, you don't speak to them. Former employees we talked to say when the Copelands are not on the road, they spend their days inside of their 18,000 square foot parsonage on the shores of Eagle Mountain Lake. The only access we could get to Copeland was to slip past his backstage security at a recent prayer rally at a public park in Granbury. Viena no lietām, ko cilvēkiem vajadzētu it kā pamanīt, ir tas, ka
Koplendi, viņi nedzīvo tā, kā dzīvoja Jēzus un viņa mācekļi, vai tā, kā viņa mācīja, kā ir jādzīvo. Un arī, vēl vairāk, viņi dzīvo pretēji tam, kā dzīvo lielākā daļa viņu sekotāju. Šajos video fragmentos jūs redzat, ka viņa sekotāji gandrīz nespēja viņiem piekļūt. Viņiem nav nekāda kontakta gandrīz ar viņiem. Un arī viņa darbinieki, kas viņam ir 500 skaitā, jo viņam ir milzīga privāta māja, tāda, ko mēs nevarētu pat iztēloties lielākā daļa. Viņa 500 darbinieki, viņam arī nav gandrīz nekāda kontakta ar šiem te bagātniekiem. Un viņi dzīvo nevis kā Jēzus un apustuļi, bet viņi dzīvo kā karaļi, kā rokzvaigznes. Un pat ziņu reportieriem tas sagādā grūtības viņiem piekļūt, un tāpēc ir dažkārt šādi fragmenti, kur kāds ziņu reportieris ir ielavījies pa kādām slepenām ieejām vai durvīm, lai varētu pārsteigt viņu un uzdot viņam kādus jautājumus. Un es gribēju šajā gadījumā izlasīt raksturvietu, ko Jēzus teica par šo lietu saviem mācekļiem, kādiem viņiem ir jābūt. Viņš teica, jūs zināt, ka pagānu prinči valda pār tiem, un vareniem pār tiem ir autoritāte, bet starp jums tā nebūs būt. Bet kurš viens starp jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalpotājs. Un kurš viens starp jums grib būt galvenais, tas lai ir jūsu kalps. Gluži kā cilvēka dēls nāca, ne lai viņam kalpotu, bet kalpotu un dot savu dzīvību par izpirkuma maksu priekš daudziem. Tad mēs redzam šo lielo kontrastu. Un kam līdzīgāks ir šis Koplends un viņa dzīves stils? Vai šiem pagānu prinčiem vai Jēzus mācekļiem? Jūs varat izspriest paši. Arī pie Jēzus mēs varam redzēt, ka viņš neizvairījās no cilvēkiem, jo pūļi nāca pie viņa un spiedās uz viņu. Un vēl vairāk viņš dziedināja visus, kas nāca pie viņa. Viņš iežēlojās par viņiem, viņš aizskāra viņus, viņš viņiem palīdzēja. Un tas ir pilnīgi pretēji, kā rīkojas šie daudzi citi. Un ja mēs runājam par Kennethu Koplendu, jūs varat arī redzēt, ja mēs viņam vietā ieliktu daudzus citus, situācija būtu tieši tāda pati. You know, if you believe you receive a car, then you talk, I got it. If you believe you receive your healing, you talk, I have my healing. I am healed. Name it, claim it. Lūk, šī ir viena no problēmām, kas visvairāk, laikam, skar cilvēkus, kas ir šajā kustībā, kas ir saistīti ar šīm mācībām. Ka cilvēki nevar atļauties būt patiesi. Arī manā ģimenē un citās vietās ir bijis, ka tu nevari pat nosaukt vārdā to slimību vai problēmu, ar kuru tu saskaries, jo tad tu viņai dosi spēku. Tev ir jāsaka tās pareizās lietas, kuras tu gribi savā dzīvē, jo it kā ar savu runāšanu, saviem vārdiem tu piesaistīs lietas. Un tā principā ir šī manifestēšanas ideja, kas ir ļoti populāra mūsdienu sabiedrībā, kad tu saliec uz sienas vai visu laiku domā par lietām vai sāc runāt tā, it kā tu jau būtu miljonārs, tā, it kā tev būtu tas Lamborghini vai tam līdzīgi. Un neizbēgami, ka tādā veidā tu sev pēc tam piesaistīs tās lietas, ka viņas atnāks pie tevis. Un varbūt, ka kādiem arī tas izdodās, bet tas nav nekas dievbijīgs, tas nav nekas biblisks. Un ir kādi, kas saka, nu jā, bet šī pasaule ir paņēmusi to no kristietības, bet tā ir absurda ideja. Bībelē tas tā netiek mācīts. Bībelē rakstīts ir, lai mēs lūdzam Dievam, lai mēs nākam pie viņa, bet nav apsolīts, ka viņš mums visu to dos, ko mēs vēlamies. Bībelē rakstīts ir, ka jums nav, tāpēc jūs nelūdzat, un pat ja jūs lūdzat, jums nav, tāpēc, ka jūs gribat tās izšķērdēt savās kārībās. Lūk, tas ir tas, par ko mēs šeit redzam glorijas gadījumā. Šī manifestēšana. Un jāsaka, ka cilvēki ir arī zem liela spiediena. Piemēram, ja par tevi personīgi lūdzu, vai īpaši šeit notiek kādos konferencēs, un tur jau tā ir mūzika, kas tev ir uzkačājis, ka tev ir adrenalīns pacēlies, tu jau jūties labāk, un tad tev tur tiek liekts vai runāts, un visi skatās un sagaida, ka tagad notiks brīnumi, un par tevi lūdz, bet nekas nenotiek. Bet, ja tu pateiksi, ka nekas nav mainījies, tu būsi vainīgs, tev nav ticības, tu nespēji saņemt, jo viņi taču ir svaidīti, un Dievs taču darbojās, un tagad visur notiek dziedināšanas. Un tāpēc ļoti bieži cilvēki vai nu jūtās, vai vienkārši ticībā saka, ka viņi ir dziedināti, bet vakarā jau nekas nav mainījies. Viņi brauc mājās tādi paši slimi, kādi viņi atbrauc. Un lūk, šis ir tas spiediens, kas ir bieži arī ģimenēs vai kādās situācijās, kad cilvēki pat nevar pateikt, ka viņiem ir slimība, kur nu vēl lai par viņiem lūdz, jo tev taču jābūt jau dziedinātam. Bet kāpēc tam mēs lūdzam, ja tu jau esi dziedināts? Redziet, tas rada vairāk problēmas nekā rada atbildes. Well, I don't understand why God healed them and he won't heal me. Could it be
by some stretch of the imagination. Oh, probably not, but could it be that is your fault, not God's? Oh, yeah. Say it. Oh, yeah. Un šo nevar nekādīgi citādāk nosaukt kā apcelšanu vai kāds populārais vārds bullyings. Kad, ja notiek kaut kādas lietas, šķietam notiek kaut kādas lietas, tad tā ir viņu kalpošana, tas ir svaidījums, redz kāds Dieva vīrs, viņš lūdza par šo cilvēku, un tad visiem tagad jābrauc, ar viņam ir jābrauc visu pasauli, lai visu dziedinātu, jo viņam ir tas svaidījums. Bet, kad nenotiek, un pārsvarā jau nenotiek, pārsvarā tā ir pievilšana, tā ir apmaiņa, tas ir iedomātu slimību dziedināšana un tam līdzīgi. Bet tad, kad nenotiek, tad tu esi vainīgs. Tev vajadzēja vairāk ticēt, tev vajadzēja vairāk ziedot, tev vajadzēja vairāk lasīt, tev vajadzēja vēl vairāk apliecināt un pateikt, ka tu jau esi dziedināts, vai tu kaut ko nedari pareizi. Un tas ir skumji. Skumji ir to redzēt, skumji ir, kad cilvēki tiek mīti dubļos un tiek pazemoti, un tā rezultātā viņi tiek manipulēti, lai viņi vēl vairāk pauž šo savu ticību ar cerību, ka tagad varbūt beidzot sanāks un viņi saņems to dziedināšanu, bet kas ir, protams, ka ne tas veids, kā to no Dieva saņemt. Un arī par Jēzu kādreiz tā raksturvietā tiek teikt, ka viņš nevarēja darīt viņu neticības dēļ, bet Mateja evaņģēlija 13. nodaļā pie 7. pantā rakstīts par to, ka Jēzus bija nonācis apakaļ tajā vietā, kur viņš bija uzaudzis, un tad rakstīts, ka daudz pie viņa apgrēcinājās, un Jēzus saka, pravietis nav cienīts savā paša namā, un pie 8. pantā rakstīts, un viņš tur nedarīja daudz varenu darbu viņu neticības dēļ, viņš darīja kādus brīnums, bet viņš nedarīja daudz varenu darbu. Nevis, ka viņš nebūtu spējis to darīt, jo Dievs var darīt visu, ko viņš vēlas. To Jēzus pierādīja ar Lāceru vai arī pie Betas dīķa, kur cilvēkiem vispār nebija nekādas ticības, un viņš vienkārši dziedināja, jo tāda bija viņa griba, tāda bija Dieva griba. Bet šajā gadījumā Jēzus nedarīja, tamdēļ, ka viņš negribēja pagodināties viņu vidū, kuri viņu nicināja un kuri negodāja viņu par to, kas viņš ir. Un šajā brīdī mums arī jāatcerās, piemēram, par Pāvila dzeloni. Lai kas tas arī būtu bijis, vai tā bija slimība, vai tās bija šīs vajāšanas, vai pat kombinācija no tām, mēs saprotam, ka tā bija Dieva dota viņam, un tā bija par svētību, lai viņš nepaukstinātos. Dievs viņam to deva, un tā nāca viņam par svētību. Un tad, kad mums ir jāatbild jautājumu, kāpēc cilvēks ir slims, kāpēc viņš varbūt netiek dziedināts, jā, kādreiz cilvēki paliek slimi dēļ tās vides, kurā mēs atrodamies, kādreiz tas ir ģenētiski, kādreiz tas ir pašu kļūdu dēļ, bet Jēzum, kad tika uzdot šis jautājums, kāpēc šis cilvēks ir neredzīgs, kurš bija vainīgs, kurš bija grēkojis, viņš vai viņa vecāki, tad Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā 3. pantā Jēzus atbild, ne šis cilvēks ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet lai Dieva darbi viņā tiktu darīti redzami. Aleluja! Un tāpēc tas, ka tiek vainot cilvēki, ka viņi ir neveseli vai ka viņiem ir kādas citas problēmas, ka viņiem nav ticības vai kā tam līdzīgi, vai ka viņi ir grēkojuši, jā, ir situācijas, un Bībele par to runā, kad arī var būt, kad arī grēka dēļ nāk šī pārmācība, un tad ir jāatgriežās, un Dievs var dziedināt, bet tā nav vienmēr tā vienīgā pareizā atbilde. Ļoti bieži arī tā vienkārši ir, ka Dievs arī var būt pagodināts ar to, ka cilvēks pat ar savām problēmām, pat ar saviem izaicinājumiem, pat ar savām slimībām, viņš dzīvo dzīvi, kas pagodina Dievu, un Dievs var būt pagodināts. Un mēs esam dzirdējuši daudz tādu stāstu, kuri cilvēki ir bijuši akli, kas ir bijuši neredzīgi, kas ir bijuši citādā veidā ierobežoti, bet Dievs ir bijis pagodināts caur viņu dzīvi, caur viņu kalpošanu, un kāpēc gan Dievs to nevarētu darīt arī šodien? For nearly 2 years, Spradlin worked in the mail processing center where prayer request envelopes stuffed with cash would arrive every morning. He says a group of ministers, not the Copelands, would pray over the unopened envelopes. But Spradlin says he and other mail processors were the only ones who actually read the requests. And I was sitting there getting this paperwork all the day and going, Kenneth and Gloria don't see a word of this. Mēs redzam, ka cilvēki, kuri meklē palīdzību pie Kenneta Coplanda un sūta viņam vēstules, lai par viņu aizlūdz, par viņu vajadzībām, par viņu dziedināšanām, viņi tiek piekrāpti. Masveidā. Šie cilvēki saka, ka Kennets Coplands bija noalgojis cilvēkus, kuri ver vaļā šīs aploksnes, paņem naudu un pēc tam tiek izdrukāta, it kā personalizēta atbilde šiem cilvēkiem. It kā Kennets Coplands būtu viņas izlasījis šīs vēstules.
Protams, tas nav iespējams, jo, kā mēs arī šajos video varam klausīties citos fragmentos, ka viņi pat nedēļā saņēma līdz pat 10 000 vēstuļu. Protams, ka nav iespējams vienam cilvēkam tās izlasīt. Bet jautājums, kāpēc viņš meloja un saka, ka viņš tās ir izlasījis, ka viņš tās pats atbild. Un tad mēs redzam, kā cilvēki tiek apkrāpti. Un tā vietā, lai viņš palīdzētu atraitnēm, bāreņiem, nabagiem, slimajiem, viņš viņus aplaupa. Viņi cerībā, ka viņš par viņiem aizlūdzot palīdzēs, sūta viņam naudu, un viņš paņem šo naudu un aizsūta atpakaļ kaut kādu vēstuli, kur viņš pat viņam nav nekādas informācijas, ka šī vēstule vispār ir pienākusi, ne arī to, kas ir aizsūtīts. To visu izdara šie darbinieki vai arī dators. Un viņam tā varbūt liekas šī kalpošana Dievam, bet ko saka Jēkabs savā vēstulē? Viņš saka, šķīsta un neapgānīta reliģija Dieva un tā tēva priekšā ir šī. Apmeklēt beztēva bērnus un atraitnes viņu bēdās un sargāt sevi pašu neaptraipītu no pasaules. Viņš distancējas no tiem visiem un pat viņam nav nekāda kontakta īsti. Savukārt Jēkabs saka apmeklēt, būt ar viņiem kopā, redzēt, kā viņi cieš un palīdzēt viņiem, nevis tieši pretēji, paņemt viņu naudu un neinteresēties par viņiem. That's him going through you right now. Yes, it is. Yes, it is. Glory to God. You're not bound to this chair. The day will come, you'll walk out of it. In the name of Jesus. Thank you, Lord. 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 Now then, you guys just help him up. Help him up. Power of God's all over him. He's not hurt. He's not hurt. Praise the God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord God. Praise the Lord God. Praise the Lord God. Vai jūs redzējāt? Cilvēks ratiņkrēslā gaidīja palīdzību no viņa, un tā vietā viņš tika nogāzts zemē, un viņš nepalika veselāks. Iztēlojieties, ja tas notiktu, piemēram, lielveikalā. Kenets Koplends pienāktu pie cilvēka ratiņkrēslā un viņu nogāztu zemē. Vai tas neizraisītu sašutumu apkārtējos? Ja tas notiktu uz ielas? Vai varbūt policija iesaistītos? Bet kas notiek šajā pasākumā? Cilvēki saka, slava tam kungam, slava Jēzum, paldies tev, kungs. Vai tā nav zaimošana? Bet patiesībā šajā kustībā daudzi tā dara. Viens no slavenākajiem ir Viglsvorts, kurš pirms 100 gadiem bija populārs ar šādām metodēm, sitot no visa spēka cilvēkiem par vēderu vai aizsperot nedzīvu zīdaini pāri visai sapulcei. Un tā vietā, lai viņi palīdzētu nabagiem un slimajiem, viņi ņirgājas par viņiem. Viņi joprojām paliek savās slimībās, jo šis cilvēks no ratiņkrēsla nepiecēlās, viņš nepalika veselāks. Par viņu tikai pasmējās. Just don't believe anything else. It's always been His will. God will heal anything that's sick, anything that hurts. I'm telling you, God's will is to heal it and make it right. Šis arī ir viens no tādiem stūrakmeņiem Koplendu mācībā, ka Dievs grib tevi dziedināt no visām slimībām. Problēma ir tāda tikai, ka tu neapliecini, tu tam netici. Un viņi izmanto arī šo rakstu vietu, caur Jēzus brūcēm jūs esat dziedināti. Bet kas tad, pirmkārt jau par ko šī rakstvieta runā? Ne jau par fizisku dziedināšanu no slimībām, bet par dziedināšanu no grēka. Jo tur teikts, kurš pats nesa mūsu grēkus savā paša ķermenī uz koka, lai mēs, miruši grēkiem, dzīvotu taisnībai, caur kura cirtieniem jūs tikāt dziedināti. Jo jūs bijāt kā nomaldījušās avis, bet nu esat atgriezti pie savu dvēseļu gana un bīskapa. Un paņemot šo pantu un tikai vienu mazu pantiņa daļu, viņi saka, mēs esam dziedināti no visām slimībām. Neskatoties kopējo Bībeles kontekstu, kurš runā par to,
ka dziedināšana ir vajadzīga no grēka. Viņš teica, veseliem ārsta nevajag, bet slimajiem, ka viņš nav nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus uz nožēlu. Un šī ir viena no tādām lietām, kur daudz dzīvo patiesā pievilšanā šajā kustībā un šajos starp viņa sekotājiem, kur viņi domā, ka viņi ir dziedināti un viņi vispār nedzīvo pat bieži vien realitātē. Viņi saka, ka viņi nedrīkst izteikt vārdus par slimībām, viņi nedrīkst pateikt, ka viņi ir saslimuši. Viņam jāsaka, es esmu vesels, kaut arī tajā pašā brīdī viņam varētu būt vēzis, un viņš arī pēc brīža nomirst no vēža. Nē, viņš saka šīs lietas. Un viņi izvēlas tā vietā, lai saskatos ar realitāti un atzītu, kāda viņiem problēma, viņi to slēpj un viņi melo būtībā. Daudzi šī iemesla dēļ arī nemeklē ārstus, kaut arī Dievs ir devis ārstiem iespēju dziedināt. Un šī mācība arī ietver to, ka cilvēki saka, ka visas slimības ir no velna un ka Dievs nesūta slimības. Kaut gan Bībelē mēs ļoti bieži lasām, kur Dievs uzsūta kādiem cilvēkiem slimības. Un kā Hozejas grāmatā ir teikts, 6. nodaļā, nāksim un atgriezīsimies pie tā kunga, jo viņš ir saplēsis un viņš mūs dziedinās. Viņš ir sitis un viņš mūs sasies. Tell you something the Lord said to me. He said, Kenneth, I sacrificed my body for yours. He said, now you are sacrificing your body for mine. So I didn't want to do that. But then I have a mandate before me. Yes, sir. Should the Lord tarry, I will live and preach this gospel till I'm 120 years old. Kā jau ierasts, bieži nevar saprast, ko Kenets Koplands saka un ko viņš ar to domā. Jā, viņam it kā Dievs saka, es ziedoju savu ķermeni par tevi, labi, un tagad Kenetam Koplandam ir jāziedo savus ķermenis par viņu, lai gan Bībele saka, ka mūsu miesa ir svētā gara mājoklis, mūsu, kas mēs piederam Kristum, un Kenets Koplands nepieder Kristum. Un viņš saka, es to sākumā negribēju ziedot savu miesu Dievam par godu, bet viņam ir šis mandāts, ka ja kungs kavēsies, tad viņš dzīvos 120 gadus un viņš sludinās. Un viņš to pasludināja 2019. gadā. Un te vēl viena lieta, kur mēs arī esam pārbaudīti, ka viņš ir bijis viltus pravietis, jo esmu ļoti droši, ka viņš nenodzīvos līdz 120 gadiem un viņš nebūs spējīgs sludināt līdz šim te vecumam. Jo arī 19. psalmā, 10. pantā ir rakstīts, mūsu gadu dienas ir 70 gadi, un ja stipruma dēļ tas ir 80 gadi. Un tas nerunā par to, ka 70 gadi un mūsu dzīve beidzas, bet runā par to, ka mūsu dzīve ir ļoti īsa, tā paiet ātri, un garš mūs nevienam īsti nav apsolīts. Un apustuļi bija labs piemērs tam. Un tā kā viņš tagad ziedos savu ķermeni, tas nozīmē, ka viņam būtu jābūt veselam līdz 120 gadiem, un Dievs viņu uzturēs saskaņā ar viņu mācību, viņš sludinās šo evaņģēliju, es stipri šaubos. Bet paskaties, kas notika 3 gadus vēlāk, tādā pašā konferencē, ka viņš runāja par to, ka Dievs viņu piespieda pieņemt sirds aparātu. 8:42 in the evening. I'll never forget it. And I just began to pray in the Spirit, and the word of the Lord came to me. He said, I have given you a new heart. So I received that. I took it. I said, I believe that. I have a new heart. Now, well, I didn't want to quit flying. And so I had to pass a physical. So I looked into it and everything I had to do to pass that. Something called a Bruce protocol, which is the granddaddy of stress tests. It's only 9 minutes long, but so I prayed about it and went to work. I have a new heart, but it took corresponding action. Now, believe it. And so they said that I needed a pacemaker. I said, "Okay, Lord,
I'll just believe God. He said, no, you're too far behind the power curve. In other words, this has gone on too long. Take the pacemaker by faith. Un tātad, lai savilktu visu kopā, ko viņš tikko tur teica, viņš pirms tam bija stāstījis par to, ka viņam parādījās tās sirds klapes un sirds problēmas, un viņš tā kā nāca pie Dieva lūgšanā un tā, un tad Dievs viņam tagad pasaka, ka Dievs viņam ir devis pilnīgi jaunu sirdi. Viņam ir jauna sirds, un viņš to pieņēma, viņam vajadzēja to pieņemt. Viņš to pieņēma, un viņš tam ticēja, viņam ir jauna sirds, un visi priecājās. Bet tad viņam vajadzēja iziet kaut kādas pārbaudas saistībā ar lidošanas atļauju, lai viņš varētu to saglabāt, kur tika atklāts, ka viņam nav jauna sirds. Un ka viņam ir vajadzīgs šis sirds ritmu aparāts, regulētājs. Un tad viņš iet un viņš cīnās ar Dievu, viņš saka, nē, es ticēšu, es darīšu ticībā. Un Dievs viņam saka, nē, ir pagājis pārāk ilgs laiks. Pieņem šo sirds ritma regulējošo aparātu ticībā. Lūk, kādas atlaides. Tas ir līdzīgi kā islāmā ir Muhameds, kuram ir dažādas pavēles priekš musulmaņiem, bet viņam pašam Allahs atļāva visādas lietas, ko viņš vēlējās. Viņam Allahs tā kā nāca pretī, piemēram, par sievu daudzumu un tam līdzīgām lietām. Un tas arī šeit ir. Es zinu daudz cilvēkus, kuri ir cietuši. Tamdēļ, ka mums ir ticībā viss jāsaņem. Un Dievs visu to grib dot. Kuri nav gājuši pie ārstiem, kuri nav ņēmuši kaut kādu palīdzību, kuri ir cietuši un miruši tam dēļ šīs mācības. Bet viņam Dievs viņu piespieda pieņemt šo sirds ritmu regulētāju. Un mazliet paskatoties un papētot par šo jautājumu, es atradu vēl vienu interesantu lietu. Ka ja cilvēkam ir vesela sirds, tā kā viņš pasludināja šeit savai sanāksmei, vesela jauna sirds, un tāds cilvēks lieto, vai viņam pievieno šo sirds ritmu regulētāju, tad tas var radīt nopietnas problēmas. Tas rada nopietnus riskus. Cik skumji, cik manipulatīvi. Un jā, ir arī redzēti vairāk video, kuros var redzēt, kur kādā sanāksmēs pat, ka viņš izdzīvo tādus kā, nezinu, mazos sirds uzbrukumus, ka viņam ir bijuši tādi palielinājumi, viņš apstājās, un tad cilvēki apkārt viņam stāv un tur viņu. Un es jau ne par to priecājos, vienkārši es gribu, lai jūs visi redzat to, kāda šī ir pievilšana un cik manipulatīvi tas tiek darīts, jo jums ir jāsņem ticībā, bet viņam Dievs atļauj. I don't want to hobble my way out of here. Un Glorija ir otrs piemērs. Daudzos video var redzēt, kur viņa šo norāda, ka Dievs visu dara un ka viņa ticībā, viņa ir vesela, viņa ir dziedināta. Un jaunam un veselam to varbūt ir viegli teikt un arī demonstrēt, jo arī tos slimošanas brīžus jau var paslēpt un cilvēki neredz, un tad rodas sajūta, ka cilvēks visu laiku ir vesels un dzīvo bez nekādām problēmām. Bet šis ir zīmīgi, ka viņa tā izteica un saka, es negribu un es netaisos no šīs pasaules aiziet klibojot, šādi te nespējīgi, tur paralizēta vai tam līdzīgi. Un, diemžēl, tas ir tas, kā viņas dzīve noslēdz. Un varbūt arī jūs esat redzējuši, kad ir šīs igadējās Kenneta Coplanda konferences, ko viņš rīko savā īpašumā, un tur pēdējos gadus Glorija jau ir vispār pazudusi, viņa vairs nekur nerunā, viņa neko nedara, viņa vienkārši ir noņemta nost no skatuves, bet viņa tika atvesta priekšā, lai cilvēki viņu redzētu. Un tad var redzēt 1 gadu, pēc tam nākamo gadu var redzēt, ka situācija pasliktinās, ja vienā reizē viņai vēl atļāva pateikt kaut kādus vārdus, bet var redzēt, ka viņa tiek turēta pie rokas, viņa tiek vesta, ka tā ir demence. Kad tajā nākamajā gadā jau tur vispār izstāsta, ka viņa nesaprot, kur viņa atrodas, viņa, smaida, viņa tiek turēta, viņa tiek vesta, un to ir skumji redzēt, bet no otras puses tas arī ir veids, kā Dievs izgaismo. Es domāju, kā Dievs parāda un izceļ to, kas tur patiesībā notiek. Un, lai Dievs dod, kad arī caur šo notikumu, varat apstīties to momentu, bet kad Dievs dod, kad caur šo notikumu, ka kādi viņu sekotāji, un lai Dievs dod, ka arī pats Kenets un Glorija un viņu tuvākie cilvēki, ka varētu nožēlot, ka varētu patiesi pazemoties Dievu priekšā un nožēlot visus šos gadus, visus šos maldus, ko viņi ir sludinājuši. Un Dievs ir žēlsirdīgs, ja viņiem vēl ir laiks, kad Dievs arī viņus apžēlot. Šeit mēs varam redzēt Gloriju, kura lepni teica, es netaisos šādi atstāt pasauli,
bet tieši tādā veidā viņi arī sagaidīs savas dzīves pēdējās dienas, ja tas kungs neapžēlosies. Un viņi aizies daļai paralizēta, pazaudējusi savu prātu un saprātu un spējas komunicēt vai saprast lietas. Un lai tas ir par brīdinājumu visiem tiem, kas dzīvo dumpīgā attieksmē pret Dievu, viņu vārdu, un īpaši tiem, kas izplata maldus, kas sludina maldu mācības, jo Dievs tos visus turēs atbildīgus, vai šajā laikā, bet mūžīgi noteikti. Un lai arī mēs runājam tieši par Koplandiem, kuri ir Amerikā, tam ir tiešas sekas Latvijā. Jo Eiropā un ceļšķi tādās valstīs kā Latvija ļoti daudzi visādās sfērās kopē amerikāņus, un tas ir arī šajā sfērā, šajā tā saucamajā kristietībā. Taisa mazas kopijas no tā, ko viņi redz tur, viņi taisa šeit Latvijā. Un tāpēc tas tiešā veidā skar ļoti daudzus cilvēkus. Jo šīs mācības, viņas sagrauj cilvēku dzīves. Viņas liek dzīvot ilūzijās. Viņas sagroza evaņģēliju, pārveido Dieva raksturu. Liek mums domāt, ka mēs esam lielāki, nekā mēs patiesībā esam. Būtībā cilvēkus ved uz pazušanu. Un paralēli tam šie kalpotāji dzīvo dažādos grēkos un maldos. Un mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt šos maldus, izvairīties no tiem. Un ja tu esi iekšā, iziet no tā ārā, lai tu vari saredzēt to, kāda ir patiesā Bībeles mācība un kāda ir šo vilku mācība. Mūsu plānā ir taisīt dažādus šos video arī par maldu kustībām, ķecerībām, dažādiem šiem novirzieniem Latvijā, lai arī palīdzētu Latvijas cilvēkiem. Un ja tu esi kādā no tām organizācijām vai esi bijis un tev ir kāda liecība par to, droši padalies atsūtot mums. Un es ceru, ka šie video jums būs par svētību. Un lai Dievs dod, ka šie tumsas darbi varētu tikt norāti un nākt gaismā. Un cilvēki varētu saredzēt, kas ir patiesība un kļūt par gaismas bērniem.